Labrīt! Доброе утро, это эфир на латышском. Labrīt, man mīļie! Uzrakstiet, kā jums ir redzams, kā jums dzirdams, kāda bildīte, kāda skaņa. Sveicieni jums no karstās Gruzijas. Те, которые на русском, потому что сейчас аудитория расширяется на русском, будет интересный проект на русском, на dņах объявлю. Atgriežos pie latviešu valodas. Tā, gaidu kaut kādu atgriezenisko saiti no jums, skatos, ka jūs slēdzaties klāt, un kamēr jūs slēdzaties klāt, uzrakstiet, no kurienes jūs slēdzaties klāt, kā jūs jūtaties, kāda ir jūsu iekšējie laikapstākļi. Izšķilē līst, bilde un skaņa laba. Jā, uzreiz pasaku, ka es esmu translējuši tagad pašlaik no savas guļamistabas Gruzijā, un šeit mēdz būt visādi brīnumi ar internetu, bet principā viņi ne tikai ar internetu, viņi ir elektrība, tad jebkurā brīdī var pazust elektrība. Ieva, tu no Bulgārijas, tu tur atpūties vai tu tur dzīvo? Pēdējā laikā es tā kā nodibinu kontaktus vai komunicēju ar latviešiem, ne tikai ar latviešiem, ar cilvēkiem, kas dzīvo pa visu pasauli, un mēs aprunājamies par to, kādas ir enerģijas, kādas ir sajūtas, jo tas saistās ar to arī manu kaut kādu nākotnes realizāciju. Paldies par komplimentiem, es esmu pārcepusies. Es biju 4 dienas pie jūras, un es esmu reāli pārcepusies visa. Tā kā man pat ir tā filtriņš uzlikts, lai es neiztītos tik sarkani. Lūk, iekšā saulīte. Es ļoti priecājos uz sajust, visu redzēt, jo īstenībā man likās, man tāda sajūta bija, ka kaut kādu, nezinu, pēdējās pāris nedēļas, ka visi ir pazuduši un ķer to siltumu, ķer saulīti. Kaut gan es zināju, jūtu gan no sevis, gan no citiem, gan no enerģijām, ka notiek reālas transformācijas, ja? Un turbulence, tīpaši tur attiecību jomā ar tuvākajiem cilvēkiem. Taču man likās, ka tādā sociālajā vidē, es tur pat esmu ārkārtīgi maz un gribu būt vēl mazāk, bet tas ir arī veids, kā kaut ko nočakot. Un likās, ka pilnīgs tā kā klusums. Un es jūtu, ka caur mani nāk kaut kāda enerģija, un ka es gribu ar šo enerģiju padalīties, tā kā atdot, tā kā arī šajā translācijā būs kaut kāds tur message arī tāds enerģētisks, bet man likās, ka varbūt neviena nav, un tāpēc ieliekot ziņu par ēteru, es pilnīgi nobrīnījos, tik daudz jautājumu. Ļoti, ne tikai jautājumi, bet arī vēstules, dalīšanās par savām sajūtām, par saviem procesiem. Es esmu ļoti pateicīga visiem, kas man uzrakstīja, kas padalījās, kas arī uzdeva kaut kādus jautājumus. Un ļoti daudz jautājumu ir līdzīgi, ļoti. Tad tos mēs arī šodien, es domāju, par to mēs parunāsimies. Lūk, jā, skatos, ka mēs slēdzamies klāt, redzu, ka esam 130. Ko pēdējās dienas, augustā ar septembri sākās tāds arī cits ritms ļoti daudziem, tīpaši tie, kas saistīti ar skolas dzīvi, gan strādājot, gan kam bērni iet, bet lielākoties arī saistīts, ka beidzās atvaļinājumi, ka jāatgriežas darba vidē, un tas saistās ar zināmiem procesiem, jo viens jautājuma bloks bija tieši par to, cik grūti ir palikt esošajā vietā, tieši runājot par darba vietu. Jo viena joma, ko mēs pagājušajā ēterā aizķērām, es pat neatceros, vai tas bija atvērtais ēters, vai tas bija slēgtais ēters, tā kā šajā brīdī man vispār nav nekādu projektu, kas ir saistīti ar kaut kādiem kursiem vai semināriem. Man vispār tādu ir mazas maksas projektu pēdējos gadus, tas ir 1-2 reizes gadā ir kaut kāda maksas pasākumi, es domāju, kā semināri vai kursi.
Tad pašlaik man ir Patreon vide, kamēr mēs vācamies, skatos, kamēr palielinās cilvēku skaits, es nesāku vēl tās tēmas, ka viņš nostabilizējās, tad mēs jau ejam iekšā tajā visā. Un tikmēr es veidoju kaut kādu lauku, runājos, skatos, no kurienes jūs rakstat, tie, kas nav vēl ierakstījuši, uzrakstiet, kā jūs jūtaties un no kurienes jūs esat, kādas jums tur ir sajūtas, varbūt padalieties par savām sajūtām, jo tas ne tikai, protams, ka tas ir interesanti arī man, bet man liekas, tas ir interesanti un svētīgi mums visiem, jā, paskatīties, kas notiek pārējos cilvēkos. Varbūt uzrakstiet, kā jūs raksturotu savu stāvokli. Tie komentāri, viņi pazudīs, viņi nebūs redzami pēc ētera, bet viņi pašlaik, tiem, kas mēs tā esam, un es redzu jau pār 150, tad viņi ļoti palīdzēs saskaņoties ar kaut kādu kopēju vilni, sajust, ka es neesmu viens pats, vēl kādam notiek, līdzīgi kaut kāda procesa, līdzīga sajušanās, un tas ir viena no tām manām motivācijām, kāpēc es eju šajos ēteros, ir pati galvenā, tāpēc, ka es jūtu, ka man ir ar ko dalīties, citreiz es pat jūtu, ka man ir jāiet, jo iet kaut kāda enerģija, bet es vēl pat nezinu, par ko runāt, tāpēc es uzdodu jautājumus, lai es te nesēdātu vienkārši, oi, mīļais, teikt, es sēžu, caur man iet enerģija, saņemiet, bet lai būtu pievienotā vērtība ar kaut kādām, ar kaut priekš jums kaut kas, jā, kaut kas priekš jums, un citreiz klausoties sevī un atbildot vienam, es saprotu, ka ir daudz cilvēku, kam ir kaut kādas līdzīgas lietas, aktuāli jautājumi, un caur mani es jūtu, ka pilnīgi nāk kaut kas vēl papildus, ja, kas ir tā kā vajadzīgs, kam ir jāatnāk. Ilgu laiku sajūtas, ka nekas nenotiek, viss apstājas un iepauzējies ar augustu. Šķiet, viss notiek. Vairāk par partnerattiecību jomu. Strādāju ar savu ego, kalnu lēs, taču labi, ai maliņš, cik superīgi jūs padalaties vēl. Pēdējās dienās iekšējais nemieris, it kā nekas tāds nav noticis, bet emocijas kā negaiss plosās. Jo šie ēteri, viņi arī nākotnē būs kā enerģija raksturojums. Tāpēc katru reizi šos ēterus, kuri būs tur, vismaz reizi mēnesī, es domāju, ka varbūt pat 2 reizes mēnesī, jo es ļoti, ļoti domāju pašlaik pie koncepta, pie formāta, kā to visu izdarīt tā, lai ir maksimāli, kā lai pasaka, mēs esam ļoti dažādi, un tie cilvēki, kas atnāk, viņi arī ļoti dažādi, un katram ir dažādas ne tikai vajadzības, bet arī tas līmenis. Varbūt jūs redzējāt, man bija ieraksts par spirālu dinamiku, bet jūs varētu par to spirālu dinamiku paši painteresēties, kas tas ir. Vienkārši paskatīties, izlasīt, kas tas tāds ir, jo tas ir īstenībā tie ir tādi mūsu realizācijas līmeņi. Jā, no pašas bāzes līmeņa līdz pat pašam augstākajam. Tur ir garīgie, kalpošanas un tā tālāk līmeņi. Jā, viņi tur daudz. Un katrā līmenī cilvēks uztver informāciju savādāk. Un iedomājieties, ja tur 11 līmeņi, jā, tad atnāk pretī cilvēki, kas ir katrs kaut kur savā līmenī. Ok, jā, man ir auditorija, kur, protams, pārsvarā ir no kaut kādiem, tur, piemēram, 3, varbūt 4 līmeņiem, bet vienalga tie ir dažādi līmeņi. Un tad ļoti bieži es saskaros ar to, ka es kaut ko saku, un es jūtu, ka tas ir priekš tā līmeņa. Līmeni zemāk tas liekas nesaprotami un liekas sviests, līmeni augstāk liekas, ak, Dievs, tas taču viss ir elementāri, un ko tas stāsta tāds tā kā bērndārzam, jā. Lūk, un tāpēc es pati esmu tagad tādā meklējuma posmā, kad es domāju, kādā veidā, jā, ir tāda Patreon vide, kur par 9 eiro mēnesī ir prakses, ir jāatbildes uz jautājumiem, ir komunikācija, ko man arī gribās tā kā aktivizēt, un es arī jūs aicinu ar septembri pievienoties vai jau tagad pievienoties Patreon videi, lai es viņu varu arī tā kā, jo lielāks pieprasījums no cilvēkiem, vairāk jautājumu, jo es vairāk arī tur enerģiju ielieku, un tad ir tāda lieta kā prakses, jā, un ir prakses un meditācijas, kuras es mierīgi varu piedāvāt arī atvērtajos ēteros, bet ir tādas, kuras tā kā piedāvā cilvēkiem reālas transformācijas. Tur ir tāda transformatīvā enerģija, un visuma likumi prasa, es vienkārši to pati jūtu, kad es varu, jo es labprāt visu atdodu pa brīvu, man ir tāda iekšējā sajūta, ka es labprāt visu pilnīgi, bet es saprotu, ka tas jau cilvēkam rada kaut kāds enerģētiskos parādus, un tas jums ir vajadzīgs kaut kas noziedot, un tāpēc tur reiz mēnesī ir tāda ziedojuma ēteri, kur ir prakses,
Un tur jūs varat arī visi atnākt, un es ļoti priecīgi esmu, ka jūs nākat un darbojaties ar sevi. Jo šajos arī ēteros, brīvajos, es došu to enerģiju raksturojumu, lai jūs saprastu, lai mēs visi kopā viens otru arī sajustu, kas ir svarīgs, kas ir aktuāls. Jūs redzat, kas notiek ar citiem cilvēkiem. Tāpēc tie, kas vēl neraksta, rakstiet. Rakstiet, no augusta vidus jūtos resursā, lai es darbojos ar savu ego. Jā, es arī stāstīšu, tūlīt sākšu, redzu 190 esam, tā ka būsim 200, sākšu runāt. Lūk, ākstos, jokojos. Kādu pusotru nedēļu bija izsijāta, noslēgta, sevi fiziski sāpēja galva, sāpēja ķermenis, starp citu par ķermeni ir ļoti daudz jautājumu. Septembris atbaida tieši ar to drūmo dūnu. Bet tas, kas dabā ir brīnišķīgs, lai ir drusku skumji. Šobrīd pamatīga turbulence, nesaprašana, ko darīt tālāk. Fiziski grūti, neko negribas arī tēma. Jau kopš retrīt Latvijā esmu prom no fabrikas. Vietā nekā nav, bet tas pietiekam mierīga. Vien brīžiem ciešāk piedomāju. Šobrīd ir pat garlaicīgi, bet septembris viss būs tik pilns, ka cenšos šobrīd vairāk slinkot un krāt spēkus nākamajam mēnesim. Jūlijā bija neizskaidrojams skumjas. Ļoti izvēlos cilvēks, ar ko gribās komunicēt. Malacis. Neraksturīgi man viss besī, viss kaitina un ātri sadusmojos. Aha, forši. Tas ir ļoti labi, jo... Redzes vēstuli vēl neesam 200, bet tā ir ar tāda viena tēma, ka šīs enerģijas, kuras nāk pašlaik iekšā, viņas spiež no mums ārā. Tās, es jau runāju, vai ne, jūs jau atceraties, spiež tās neizstrādātās lietas, jā, un citreiz šķiet, ka viņas ir ārkārtīgi elementāras. Piemēram, man dzīvē tas, kas ir uzcēlies, un tās situācijas, kas ir tā kā parādījušās, man likās, ka es ar viņām dzīvē nekad nesaskaršos. Man likās, ka viņas ir ļoti elementāras, tādas, kaut kādas, un kad es viņas kaut kur jau esmu izstrādājusi, jā, bet tagad ir tāda situācija, kas atkal uzceļ kaut kādu, tur pilnīgi tādas lietas, kuras ir saistīts ar tādu, kaut kur sevis nemīlēšanu, kaut kur attiecībām ar mammu, kaut kur ar iekšējo bērnu, ar kaut kādām tādām lietām, kuras tagad burtiski ir jārok, lai atrastu gan šajā dzīves konceptā, teiksim, tādas psiholoģiskos iemeslus, gan tos dziļākos. Un vispār man ir iešausies galvā tāda doma, jūs padalāties, kā jūs viņu redzat, vienīgi, ka tas būs krievu valodā. Es zinu, ka, es ceru, ka manā lokā nav daudzi, kuri šķiro pēc valodas cilvēkus, jo priekš manīm tas ir veids, kā sakomunicēt ar lielāku skaitu. Man vienkārši nav citas otrās valodas, man tikai viena otrā valoda, tā ir krievu valoda, un es viņā esmu ļoti daudz mācījusies, es esmu psihologu kvalifikācijas iegūtu Pēterburgā, un tas man palīdzēja arī to valodu uzskačāt, tās prasmes arī rakstiski, un tā ir milzīga auditorija, tā ir gan visa postsoc telpa, gan ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kas zina krievu valodu ārpus visām, un tam nav saistībā ar politiku, un teiksim, es pat redzu tajā kaut kādu divkosību, kad cilvēki tā saka, es nelietošu krievu valodu tikai tāpēc, kad Krievija bombardē Ukrainu, jā, bet ASV pēdējos 30 gadus ir bombardējis 30 valstis. Jūs varat ierakstīt, cik ir bombardētas valsts, tad jūs nelietosiet arī angļu valodu. Tā ir tāda, valodai nav sakara ar politiķu lēmumiem. Kultūrai, mākslai, sportam nav sakara ar politiķiem. Arī tautai nav sakara ar politiķiem. Tā ir tā mana man liekas, ka nevajag jaukt tajā tēmā, kur mēs esam, varbūt kaut kādus politiskus jautājumus, bet es arī saprotu, ka pēc katra mana krieva ētera atrakstās cilvēki. Jā, pierakstās kaut kādi krievalodīgie, bet latvieši atrakstās, un es saprotu, ka viņiem ir pret to kaut kādas,
kaut kāda neforša sajūta par to. Es to visu pieņemu, es to visu saprotu, bet tas nemaina to, ka priekš manīm tas ir kaut kāds arī paplašinājums, jā, sajust cilvēkus ārpus robežām. Lūk, un tāpēc man ir ļoti svarīgs jūsu redzējums, jūsu viedoklis, ir kādā jautājumā, tādā jautājumā. Ka es tagad skatos, kā paplašināties, un tāpēc es ļoti būšu pateicīga, ka jūs man tagad atbildēsiet, jo es gribu rēķināties ar jūsu viedokli. Tā kā Instagram ir tā vieta, kur ir šobrīd vislielākā cilvēku tā komunikācija. Te es jūs vislabāk sajūtu, jūs spiežat sirsniņas, jūs rakstat komentārus, jūs rēģējat uz jautājumiem, un es redzu visas tās reakcijas, un es jūtu, ka šeit notiek tā komunikācija. Piemēram, ja kādreiz tas bija Telegram kanāls pandēmijas sākumā, tad tagad tas ir Instagram, jo Telegram kanālā ir diezgan klusi. Jā, Facebookā es vispār ne. Es zinu, ka daudz lieto Facebook, bet es Facebook nelietoju. Tur sinhronizējās no Instagram. Jo tur ir cita vide, un viņi ir ļoti plaši, jā, tur tas sekotais skaits ir 2 reizes vairāk kā 2 reizes lielāks, it kā, nekā Instagramā, bet aktivitāte vienalga ir, priekš manis mazāk. Es domāju, ka tas ir, šeit viņš ir vairāk tāds, jūs šeit esat tādi, vairāk nomērķēti. Jūs esat, ja jūs esat šeit, ja jūs klausties mani, tad jums kaut kas rezonē, jums tas ir interesanti, jā, un tā, ka nav interesanti, jūs atsakojat un čau un kārtībā. Lūk, un ejam tālāk. Un tas jautājums ir sekojošs. Ja es vairāk, teiksim, runāšu krieviski, vai jums ir ok, ka tas notiks vienā Instagram kontā šeit? Jā, es vienkārši uzreiz ielikšu kaut kādu lielu ziņu, ka jūs redzat, tas ir krieviski vai tas ir latviski. Uzlikšu LV vai RU, piemēram, un tas notiks viss šeit. Protams, ka man tas ir vienkāršāk, jo šeit jau ir pievilkušies kaut kāds skaits krieviski saprotošo cilvēku. Ielieciet viens, ja jums tas ir ok. Ja jūs domājat, ka prātīgāk būtu veidot resursu krievalodā atsevišķi, tad ieliekat 2. Tad es vienkārši taisu vēl vienu Instagram kontu, es par to domāju, jā, kurš būs tikai krieviski, un viņš nebūs par visu ko, jā, jo šeit man ir, jūs esat mana auditorija, es labi sajūtu, labi saprotu, es jūtos, ka es jūs redzu, es redzu pazīstamus vārdus, tā kā jūs te iekomentējat, es priecīgi esmu, jā, lūk. Kad es īpaši pasies vienu Lindiņu, es redzu, viņa ierakstīs, es viņas reiz sajūtu, redzu, saprotu. Un arī tos procesus, lūk, eju uz ego nolikšanas maratonu. Jā, te ir iespējams arī cilvēki, ka man 2 gadus bija ego prakses. Ego šīs nolikšanas prakses, viņas bija ļoti spēcīgas, ļoti jaudīgas, viņas ļoti daudz ko prasīja no manis. Toreiz es atceros, tas ir ļoti vērtīgi, es uzskatu, un te varbūt ir cilvēki, kuri var uzrakstīt, kā tas bija, jo tas Vidzemes retrīta centrā notika tās prakses. Tad vieninieku, es atgriežos, es ieraudzīju Linda tālu komentāru, tad vieninieku tie, kas uzskata, ka ir ok, kad vienā šeit notiek gan vienā valodā, gan otrā, to noformējot kaut kādā veidā, varbūt pat pa krāsām postiņus, lai var saprast. Un tad, atsevišķi resurs, viņš būs arī nomērķētāks. Piemēram, latviešu valodā būs tā informācija, ko jūs tā kā sagaidat, ko es sajūtu, kur ir aktuāla tieši jūsu auditorijā. Krievvalodā viņi būs vairāk, vairāk par jauno zemi, par kopienām, par jaunajām enerģijām, par enerģiju raksturojumu, par cilvēka transformācijām, transformāciju procesiem. Tur viņš būs vairāk specializēts. Es to tā jūtu pašlaik, jā, jo tur tā informācija, kas priekš jums ir noteikti, tur būs savādāka. Jā. Tā kā tā, ļoti iespējams, kad vajag latviski atstāt šeit, tad tie, kas saprot krievu valodu, arī parakstīsies uz to resursu. Tā kā ielieciet tagad tos cipariņus, jūs man palīdzēsiet pieņemt lēmumu, jo man ir, principā tas lēmums arī ir kā labāk jums, nevis kā labāk pat man. Tā. Jūtos emocionāli, raudu gandrīz bez iemesla, dusmas arī grūtāk kontrolēt. Strādāju ar ķermeni, sievišķiem enerģijām, kaut kas pamainījās, jūtu, ka beidzot sāk sakārtot visas plūsmas. Paldies, Ekai lielā mērā. Fiziski nav spēku, taču enerģijas nāk ļoti spēcīgs, nāk miegs, bet ne tik daudz kā iepriekš.
no Austrijas. Maija tur dzīvo, vai atpūties. Bieži neizskaidrojams skumjas šovasar īpaši augustā. Augustā tieši veselība trigerē gan pašai, gan ģimenes locekļiem. Jo, kāpēc par tām ārzemēm arī runāju, man pašai gribās pabraukāt. Man gribās aizceļot, es pieņemu no jums uzaicinājumus vai idejas. Jums nav mani jāuzņem ciemos pie sevis, galīgi nē, es pati mīlu dzīvot atsevišķi, bet, ja jūs mani, piemēram, tur kaut ko parādītu, pavadātu, palīdzētu uz vietas, vai mēs kaut ko saorganizētu, tas būtu lieliski, jo tas saistās ar šīm pārmaiņām, jā, tas saistās zemes pārmaiņām un dažādām vietām, dažādu vietu enerģijām, kuras es jau par to kādu laiku runāju. Mums ir arī ar Valentīnu šis projekts aizsākās pavasarī, viņš turpināsies, jā, par tām vietām, kurās sāksies, tā kā jaunā zeme, kur sāks fiziski attīstīties, jā, jo, protams, ka viņai no sākuma jārodās katrā cilvēkā iekšā, jādzimst, jā, kā domai, kā ideja, kā vēlmei, kā mērķim, kā sajūtai, kā esības stāvoklim, un tikai pēc tam viņa var sākt materializēties. Un par šito es nedaudz pastāstīšu, jo tā ir tā tēma, kas tagad ir ļoti daudziem aktuāla. Garastāvos līdzīgs laika apstākļiem, iet uz gāzes un pamatīgas zibiņošanas mijās ar skaistām un saules pilnām dienām. Cik skaisti! Man personīgi liekas, ka tik daudz ceļa vaļā, tikai jāsajūt, uz kuru pusi visvairāk velk. Vispār jau viegli nav, bet dziļumā tomēr tāds mieriņš un pieņemšana forši. Dikti strauji skrien laiks, sajūta, ka pazūd, nevar uzspēt iecerētos darbus. Linda, patika tavs storijas par apzinātību. Mainīt reaģēšanas paternus. Jā, tas ir tas, ko es arī pati daru. Gribās būt dabā. Piekrīt par līmeņiem, daudz tā saucamie meistari vairs neuzrunā nemaz, vajag nākamo. Jā, un tas ir normāli. Traki ir, ja jūs iestrākstat kaut kur, jo tas nozīmē, ka katram meistaram ir savs kaut kāds koncepts. Protams, ir tādi, kas izstrādā programmas, kas izstrādā metodes, jā, un tur jau savādāk nevar, bez rāmīšiem. Jā, jo ļoti maz ir metodes, kuras ir bez rāmjiem, bez kaut kādām kastītēm, bez kaut kādiem nosacījumiem, noteikumiem. Jā. Mēs pievelkamies, un kamēr mēs piepildam to kastīti, un tajā brīdī, ka piepildam, viss mēs jau tālāk vairs nevaram attīstīties, tad mums jāmeklē ir nākamais. Jā, un tas un nevajag, redz ļoti bieži, krieviski vārds обесценивание, jā, ka mēs kaut kādā brīdī nonākam pie šiem, mēs jūtam, ka tālāk netiekam, bet mēs jau esam sauguši un pieraduši. Un ārprāts, kādreiz mēs šo cilvēku tur pilnīgi šitā klanījāmies un tā skatījāmies un uzskatījām. Arī es esmu saskārusies attiecībā pret sevi. Jā, ka cilvēki ir uz mani skatījušies, tur uzlikuši mani uz piedestālu un pēc tam paši nogrūduši mani no tā piedestāla un ārprāts, Inta tur tāda, Inta tur šitāda. Bet tas jau nav stāsts par mani. Tas ir stāsts par to, ka viņi izaug, bet viņi paši sev nevar piedot to, ka viņi kādreiz tajā cilvēkā ir tur tā kā skatījušies uz viņu kā uz augstāku. Bet tā jau ir tava problēma, ka tu to tā uztvēri. Jā, un tad, lai viņi tiktu ārā no tās kastītes, viņam jānogrūž tas cilvēks no piedestāla ir. Un tad viņam liekas, es atbrīvojos un eju tālāk. Tas ir arī veids, bet daudz harmoniskāk pašiem ir ar pateicību pieņemt visas tās mācības stundas, kuras tev ir bijušas, visas tās mācības, to zināšanas, to visu, ko tu esi ieguvis, esot tur blakus. Bet saprast, jā, es esmu izaudzis. Es esmu izaudzis, un tagad šajā brīdī es eju tālāk. Es nejūtu vairs rezonanci, es meklēju, informāciju, es meklēju cilvēkus, es meklēju veidus, kā augt tālāk. Jā. Būvniecības darbi klubu katrā solī sajūta, ka stumjot pret kalnu, tas vesums paliek ar soli smagāks vīrs trako, un es tik brīnos, kāpēc tas tā ir. Jā, ar mani ir tā, ka daudz meistari vairs neuzrunā. Absolūta pieņemšana visam, kas notiek. Sāpes celī labajā, labais celis,
vīrišķā puse ego attiecībā pret vīriešiem. Tas tāds ātrais, jā. Jo ceļgala tā ir ego programmas, un tagad ego programmas ļoti daudziem, vai ne? Tā regulāri sāp galvenā spēka, bet gribas iet un darīt. Darba duna, man ir sajūta, ka augustā viss apstājies, tūlīt viss aizies. Bieži viss besīgi, gribu būt tur, kur esmu šobrīd, bet darīt pavisam ko citu. Nojausmi ir, bet bailes bremzē. Man augusts ir pilnīgs detoks. Es sajūtu, ka jāpievēršās fiziskajam ķermenim, jūtu, ka notiekuši attīroši procesi, pamatīgi pozitīvi ietekmē arī enerģiju integrēšanu forša līga. Man prieks par tevi, ka tu te esi. Atbaida darba duna, tā drūmā enerģija apkārt septembrī īpaši. Pati tajā nepiedalos. Krieviski fantastiski daudz labas, ļoti vērtīgas info. Cenšos savu uzmanību veltīt konstruktīvām jomām. Par valodu piekrītu. Sineļņiko. Ilze, jā, es arī, bet tas bija 10 gadu atpakaļ, kad es arī Sineļņiko lasīju, man ar tas ļoti daudz palīdzēja. Pirms tam man bija Sergejs Lāzarjevs karmas diagnostika, tas ar man tāds sākumiņš bija. Un vēl joprojām es uzskatu, ka īstenībā man te pie gultas ir Vladimira Megreja Skanošo ciedru viena no grāmatām. Jā, tā kā man šīs kopienas, es to lasīju, man liekas 20 gadu atpakaļ, es tos Skanošos ciedrus lasīju un Anastasijas tipa grāmatas. Un tagad ir grāmata par ēšanu. Viņam ir, varbūt, ja jums ir intereses, vēlāk paņemšu, kā, krieviski viņi ir, bet viņi varbūt ir latviski, jo viņas jau tagad ir izdots ar latviski. Lūk. Tikai nesaprotu krievu valodu. Jā, daudzie nesaprot, es to saprotu. Cilvēks atrakstās dēļ tā, ka reizēm izēja ēteros krievu valodā dzīvo dualismā. Labi, slikti, ļoti spēcīgi kā Gregori ietekmē. Tā ir Artur. Par valodu piekrīt svarīgi nejaukt kā Rosulā visu kopā. Valoda ir instruments, vienojušais šovasar priecājos kā bērni, ikdienā dzīvo ārpus, sastopoties komunicē latviski, angliski. Jā, paldies, mīļie, jūs sajust. Tā. Man personīgi nekādas starpības. Tas es tik priecīga. Par jūsu vieriniekiem. Tā. Vakaraigas stipras ķermeniskas sajūtas, tas ir ķermeņa veids. Ja žņauc kaklu, tas arī ir ļoti nopietni, tur, tā kā kakla čakra ir mana, teiksim tā, kad es jau biju izstrādājis lielāko daļu savus blokus, es nevarēju ļoti ilgi tikt ar savu kakla čakru, pie tam, ka tas ir mans realizācijas veids, kad man ir šis balss kanāls, un, teiksim, arī balss prakses kā veids. Man pašai bija ļoti, ļoti daudz jādara tieši ar šo kakla čakru, jo kakla čakra ļoti saistīta ar, tur ir milzīgi daudz, ko mēs varam izrisināt strādājot, un īstenībā balss prakses, dabiskās balss atbrīvošana, un ir ļoti daudz, ja jūs apskatīsieties, tad viņu ir ārkārtīgi daudz, meistari ir daudz, pat Latvijā es atradu vienu meistaru, kam ir balss ķermeniskās prakses, ieraudzījis, neesmu viņu vēl papētījusi, bet ieraudzījumu parakstījus Instagramā, viņa ir krievalodīgā, tāpēc droši vien es nebiju redzējis, neatceros pat vārdu uzvārdu, bet varbūt viņa te ir un var pamāt, bet sajūtu, ka ļoti vērtīgi, es būtu Latvijā, es noteikti arī aizietu. Un tas ir saistīts ne tikai sevis izpausmi, ar spēju pateikt jā, ar spēju pateikt nē, ar spēju nospraust robežas, ar spēju izpaust sevi, ar pašrealizāciju. Pilnīgi viss var būt nobloķējies tur. Un ļoti daudziem cilvēkiem ir. Jā, tie, kas nesaprot, jūs vienkārši neskatāties. Jā, bet es tos ēterus visus izlieku arī YouTube'ā. Un man liekas, ka YouTube'ā var uzlikt subtitrus, automātisko tulkošanu. Un tā. Solvit no Vācijas. Pavadu pie darba. Citās valstīs kādas ir sajūtas. Negribās daudz praktiskas lietas darīt, lai gan vajadzētu. Gribās dejot, pilnvērtīgas sarunas, literatūru, un lai izglītos vajadzīgs lielāks laiks.
Paldies liels par meistaru Čeneleru kontaktiem, ar kuriem tu esi iepazīstinājis. Lūdzu, Dacīt. Starp citu, tas ir mans nākotnes plāns, jo tā kā viņi ir krieviski, krievu valodā arī, tie man pazīstamie, ar kuriem es gribu, tā kā jūs zināt, es esmu Reiku iepazīstinājis ar Valentīnu, ar Annu, ar Ines, ar Sāšu, viņš ko ar Selu, angļu kanālu valodā runājoši, bet tagad man gribās par ķermeni, jo tā kā viena no tēmām ir ķermenis, tad veselība, un ir ārkārtīgi dažādas pieejas, un tas ir pareizi, tāpēc, ka šajā laikā mums jāatrod katram savs. Kaut kur es lasīju, es nezinu, varbūt jūs arī esat dzirdējuši, ka principā dvēselēm ir 4 galvenie uztura tipi, pitāņie, tā kā uztura ēšanas veidi, tipi, ar kuriem viņi atnāk, viņu bioloģija jau ir tāda, ka viņiem ir jāatrod savs, un šiem 4 tipiem vēl ir apakštipi. Un es tagad domāju, kur es to informāciju vispār atradu, ka vajadzētu atrast un papētīt, jo es viņai vienkārši paskrēju garām un neesmu iedziļinājusies. Un to es meklējot savus, tā jau ir, jo par uzturu bija ļoti daudz, un par ķermeni bija ļoti daudz jautājumu. Par šo es esmu arī, ja cilvēki meklē kaut kādu vienu konceptu, tad vai nu tur vegānisms, vai nu tur keto, vai nu vēl kaut kas, vai nu tur kaut kāds kombinētais. Un es caur gadiem pati esmu skatījusies, kas man ir, teiksim, kā jūtās vislabāk mans ķermenis, bet tā ir viena lieta. Vai, mans ķermenis varbūt jūtas labāk, bet man ir, es nonāku, piemēram, kaut kādos, man ir grūti sazemēties, man negribās kustēties, vai tieši otrādi, man negribās neko darīt, negribās strādāt, negribās tur ar jums runāt, tad tur ir tā jūsu, uzturs ietekmē, uzturs un dzīvesveids ietekmē jūsu enerģiju. Un arī katrs dārzenis, katrs auglis, katrs uzturu produkts, katrs produkts dod kaut kādu vibrāciju. Un šī vibrācija uzklājās uz tās vibrācijas, kas ir jūsu vibrācija. Un tā ir jūsu ķermeņa vibrācija, tā ir jūsu dvēseles vibrācija, tā ir jūsu bāzes vibrācija, kuru ar ēdienu jūs kaut ko pastiprinat, kaut ko samazinat, kaut ko papildinat, kaut ko nomācat. Un katram cilvēkam pie tam vēl tas vispār viens tāds veids, pat ja jūs atradīsiet, viņš arī nedrīkst būt statisks, jo jūs mainaties. Jūsu veselības stāvoklis mainās, jūsu enerģijas līmenis mainās, jūs esat augšā lejā, un te ir arī stāsts tieši kā visur pārējās lietās par apzinātību, cik es sevi jūtu, cik es sevi pazīstu, cik es, un te, ko es varu teikt, atbilst, teiksim, visiem, ko es pati priekš sevīm cenšos darīt, jo es esmu šajā jomā, es esmu staigāju pa grābekļiem, tāpēc es noteikti te noņemu jebkādu, te kaut kādu pareizību vai ko, es visu laiku eju pa grābekļiem, un pati mācos, pati skatos, pati pētu, un saprotu, ka ļoti, kas ir svarīgi, tāda attīrīšanās, tas ir pilnīgi visiem, jo mēs nevaram sevi sajust, kamēr mēs esam pilni ar sēnēm, parazītiem, toksīniem un tā tālāk. Un jāsāk ar kaut kādām elementārām lietām vispār. Un tad jau var iet tur dziļāk, tur no sākuma, kaut vai no parazītiem, kaut kādu skābumu noregulēt, kaut kādas sēnes tur sākt, un pēc tam jau iet varbūt uz kaut kādu serpentu izdzīšanu, uz badošanos, vai tur uz sauso badošanos, sākt tad, kad tu esi pilns ar toksīniem, taču var visi vienkārši saindēties. Jo tev nāks tik daudz tie toksīni ārā, ka tev tu vari reāli sev nodarīt ļoti pāri. Tad līdz tam ir jāaiziet. Un tad, ka kāds uzreiz piedāvā sauso badošanos, es nezinu, manā sajūtās tas nav pareizi. Ja tu vispār neko neesi darījis un uzreiz ieiet kaut kādā sausajā badā. Tad tā ir attīrīšanās. Un otrs, tas ir samazināt apjomu. Samazināt, pāriet uz mazāk ēšanu, jo mēs sev visu laiku pārslogojam. Un
uz mazāku diapazonu. Jā, jo cilvēkiem šķiet, ka viņiem vajag ārkārtīgi daudz, un ja es to vakar ēdu, tad šodien to vairs, šodien jāēd kaut kas cits, jā, un tā ir kaut kāda programma galvā. Es, piemēram, jau kopš februāra ēdu viens tās pašas brokastis, un man viņas nav atlikušas, jā. Un tas ir, teiksim, tas veids, kā es pašlaik esmu atradusi sev, kā viss, es ļoti labi jūtos ar to veidu, kā es tagad ēdu, piemēram. Vienkārši saprotu, ka man vēl ir daudz pie attīrīšanās jāstrādā, jo tas notiek ļoti lēnām. Jā, jau labi, ka es esmu pilnībā izslēgusi piena produktus. Šādi tad sagrākoju, kad ļoti gribās, jā, lai nebūtu tā sajūta, ka es visu mūžu sev nolieku tur mozzarellu. Lūk, bet un tad pati izbaudu sekas, jā. Bet ļoti labi jūtos ar šo piena produktu izslēgšanu, ļoti labi. Tā kā manā gadījumā tas ļoti palīdz. Un par tiem ķermeniskiem simptomiem es teiktu nelasu tālāk jūs vienkārši, ja mēs sarunājam, tas bija arī šodien par ķermeni un tiem simptomātiku, tāpēc par to simptomātiku es esmu ļoti daudz dalījusies un reklamējusi to Julianu Lightworker, kas ir Instagramā viņai ir profils, var uzlikt tulkošanu un iztulkot, es jums ļoti arī iesaku. Tur bija arī par ķermeņa transformācijas simptomiem, kuri tagad ir, un par viņiem jau es runāju arī kopš vispār šīs enerģijas ienāca. Tā bombardēšana jau viņa sākās gadiem, bet vienkārši tagad maijā pēc tiem ļoti spēcīgi sākās gaismas enerģija bombardēt tos fiziķi sauc par Šumana frekvences uzliesmojumiem, spiški, jā, krieviski, kad ienāk ļoti jaudīgi, jā, un tā frekvence, Šumana frekvence uzšaujās gaisā, bet tas tādas gaismas enerģijas, kuras bombardē mūs visu, gan zemi, gan visu zemes esošo, visas zemes sistēmas struktūras valstības, gan arī cilvēkus. Un to dod dozēti, jā, jo, ja tas būtu ilgstoši, tad cilvēku ķermeņa sadegta, viņi nevarētu tikt galā tām vibrācijām, nevarētu tikt galā, jo ir jāiedod to devu kārtējo, jā, tas atkal kaut ko izspiež, kaut ko liek transformēt, kaut ko sašūpo, jā, tad atkal iedod miera brīdi, ka tas visu var iztīrīt no sava lauka, to visu iztransformēt to. Var to saprast, var to pārgramot, sagramot, jā, un atkal paiet uz priekšu, atkal stabilizēties, un tad dod atkal nākamo porciju iekšā. Un tā rezultātā ir šī simptomātika. Galvas reiboņi, galvas sāpes, miegs netipisks, vai šausmīgi daudz vajag gulēt, vai arī grūti aizmigt un nevar pagulēt, mosties no augšā, piemēram, man sirds sitās. Tādas sirds ļeperēšanās tāda ir diezgan bieži, ka šīs enerģijas nogurums, nav spēka. Lūk, tie ir visi tādi simptomi, kam ir arī saaugstēšanās simptomātika, kam ir gremošanas trakta traucējumi, kam ir kaut kādas nesaprotamas sāpes ķermenī. Lūk, ko es gribu teikt, ja tas ilgāk par 3 dienām ir, vai atkārtojās un jau pieņem kaut kādu hronisku gaitu, es tomēr ieteiktu jums uztaisīt analīzes un pārbaudīties, jo ir kaut kādas slēptās, kaut kādi procesi, ja, kur ir jāpalīdz ar medicīnas palīdzību. Ja? Un tāpēc norakstīt visus transformāciju, pēc tam var atklāties kaut kas ielaists. Tāpēc es uzskatu, ka reizi gadā vismaz, un tur pēc kaut kāda vecuma, pēc 40 vai pēc 50 divreiz gadā, man šķiet, ka obligāti būtu jāaiziet arī uztaisīt diagnostiku, tur uztaisīt, piemēram, sonogrāfiju, vispārējo tur vai nodot analīzes un tā tālāk. Tāpat tās uz mikroelementu, vitamīnu trūkumu un šitādas visādas lietas nevajag palaist pašplūsmā un visu norakstīt uz transformācijas simptomiem, jo citreiz, piemēram, manā gadījumā, jā, es ļoti labi zinu, ka pēc konkrēta vecuma ir ļoti vēlami dzert magniju,
Tur ir vēl dažādi mikroelementi, kas, piemēram, par vitamīniem un tādiem kompleksiem man ir, es esmu daudz runājis, to es neatbalstu, dzert to visu kopā, jā. Tie, kas nav varbūt dzirdējuši, es jums tādā īsumā pateikšu, kā es to redzu, varbūt jūs neesat to dzirdējuši. Jo redzat, piemēram, mūsu ķermenis ir ķīmiska laboratorija, bioķīmiska laboratorija, un pats sintezē tos mikroelementus un vitamīnus, kas mums ir vajadzīgi, tās vielas. Jā. Ja mēs tagad iepliežam, pieņemsim multivitamīnu kompleksu, kur ir visi vitamīni iekšā, un minerālvielas vēl sabāstas, jā. Kas notiek? Notiek vienkārši, ķermenis vienkārši ir šokā, tāpēc, kad viņš dabon no tiem vitamīniem, mikroelementiem, varbūt ir trūkstoši kādi 3, visi pārējie ir lieki. Tātad tur ieslēdzās momentā visi izvadu orgāni, lai dabūtu viņus ārā. Viņam ir jāsašķiro no tā visa, ko tagad darīt, kurš jāizmet, kurš jāpaņem, kuru vajag tā kā uz svaibaķi krieviski, tā kā uzņemt, jā, un kuru, un tagad pieņemsim, pats cilvēks ir apzinātāks, ir uztaisījis analīzes, un viņam trūks D vitamīnu, un viņš to D vitamīnu teikt nopērk un sāk dzert. Ja viņš šo vitamīnu dzer regulāri, tad organisms redz, ka pašam tas nav jādara, pašam nav jāsintezē, un viņš to pārstāj darīt. Saprotat? Un tāpēc tie ieteikumi, kas ir bijuši arī enerģētiskos kursos, ir tādi, ka kad ir regulāri jāpārbauda, ja tu nejūties labi, ja tu jūties vesels un viss, tad tev viss kārtībā, bet tad nejūties labi, vai vienkārši savam miera pēc, aiziet uztaisi analīzi, un ja tev trūks, piemēram, vitamīns konkrēti vitamīns, tad vislabāk, pieņemsim, es pati nepārzinu, kurā tur ir, kur kas ir, piemēram, tur spinātos B6, vai B12, tad trūkst tā vitamīna, tad vienkārši ņem un to augli vai dārzeni arī reāli ievies savā uzturā un palieto viņu 2 nedēļas. Un ja tu jūties labi, tad vienkārši pēc tam iekļauj viņu regulārāk, tu esi nolīdzvarojis to deficītu, un nav obligāti jāsēž uz sintētiskajiem, jo lielākā daļa no mums nav tik lieli speciālisti, lai izvērtētu, ko mums piedāvā farmakoloģiskās kompānijas. Cik tas tiešām ir dabisks, cik tas tiešām ir neķīmisks, un ko tas patiesībā mums tur nodara. Cik tas ir kvalitatīvs. Protams, kad ir cilvēki, kuri var vienkārši to uz sajūtām, uz intuīciju, ka tas ir tas, kas viņam ir vajadzīgs, ka tas ir tas, kas nodara. Un ir cilvēki, kam ir arī dažādas metodas, tur ir diagnosticējošās metodas, muskuļu testi un kaut vai to pašu svārstu, var paskatīties, kādas kompānijas, piemēram, eļļas, piedevas, bagātinātāji, un tieši kuri, un te pat nav runa par kompāniju, te ir runa par konkrētu produktu. Un jo viņš ir vairāk monoprodukts, tad nav samiksēts kopā, jo labāk. Tā ir tā informācija, kas ir man. Lūk, jo, saprotat, tas arī tāds diezgan liels biznes, un tāpēc mums ir arī jāskatās, jābūt apzinātākam arī šeit. Es vispār neko šeit nenolieku vai nenoliedzu, un pie tam uzskatu, ka ļoti daudziem arī vajag sev palīdzēt, jo, piemēram, to pašu magniju citrāta forma, ko man ieteica, kur man ļoti palīdzēja, tas ir gan vecumposma, gan nervu sistēmai, gan miegam, gan tirpšanai. Piemēram, man pa nakti tirpa rokas, un es nevarēju saprast, kāpēc tas tā ir, ja man, sirdsdarbība, asinsspiediena un tādām visām lietām. Protams, ka tur ir krūšu, kuras pie osteopāta es risināju savu spranda jautājumu, un tā, tas bija saistīts, bet dzerot magniju man tas nav. Tātad es to magniju
atgriezu savā vakara devā, jā, un, piemēram, manā gadījumā tāda magnīta citrāta forma ir ļoti, es viņu izjūtu, es viņu pati izjūtu, es viņu teikt nereklamēju, jā, tad tas ir manā gadījumā, varbūt jūs uztaisīsiet analīzes, jums ir kārtībā, jums neko nevajag. Lūk. Jauki par, jā, tas ir par ceļgaliem. Nesaprotu, kāpēc man pēdējā laikā tik traki sāp ceļi. Daudziem ir šī ceļa problēma. Tagad es esmu piefiksējis, jo notiek darbs ar karmiskajām programmām, un tas ir ar ego programmām. Lūk, un tur jūs palasat, ir, manai garīgā skolotāja, viena no garīgajām skolotājām, garīgā psiholoģijas, tā Lula Vilma, bet arī viņa ir tajā, bet Līza Burbo. Jā, un Līza Burbo, viņai ir gan šī grāmata 5 traumas, kas neļauj būt sev pašam, ko es esmu lielākai daļai ieteikusi un iesaku jums, šajā laikā viņa ļoti palīdzēs. Un viņai ir arī par slimībām. Jā, par slimību šiem cēloņiem, kādi ir garīgajā plānā. Jā. Un tā ir tā lieta, ko es arī jau atkal daudz runājot, paskrēju garām, par to, ka es skatoties, kas notiek ar cilvēkiem, man gribās uztaisīt tādu nelielu projektiņu, jo tad ceļās šīs bāzes kaut kādas programmas, kuras vajag risināt ne tikai garīgajā šajā pozīcijā, ko man dvēsele rāda, māca, kas man ir jāsaprot, jā, bet arī tajā bāzes, jo ir ļoti daudz psihologu, kuri iedod to redzējumu skatījumu. Piemēram, ja mums ir bijusi vēsa kontrolējoša māte, ja mēs neesam saņēmuši to mīļumu no mātes, vai ne, un to siltumu, tad mēs mēģinām šo siltumu un vēlāk mēs mēģinām izpelnīties, jā. Tad rodās šie modeļi. Un tā ir tāda psiholoģiskais redzējums šim, piemēram. Ja? Arī man ir šis gadījums. Es ar to ļoti daudz strādājusi, arī ar šo iekšējo bērnu, ar attiecībām mammu. Es domāju, daudz no jums ir strādājuši ar to. Lūk, tas ir tas tāds psiholoģiskais redzējums. Un man tas projekts, ko es teicu krievu valodā, kāpēc viņi grib krievu valodā, tāpēc, ka tie Instagram rīliņi no citiem psihologiem ir, jūs varat te padalīties. Es gan Bārtonu skatos, tad šausmīgi ilgi nebija Lapkovski skatījusies, bet tad paskatījos, un viņam bija riktīgi labi kaut kādi šitie video. Es tagad, piemēram, paņemšu, ielikšu kaut kādas 2 nedēļas, padalīšos Instagramā ar visiem tiem rīliņiem, tā kā jūs piesakojat, un pēc tam mēs varētu uztaisīt ēteri, vienkārši viņi būs krievu valodā, tāpēc, ka es skatos tikai krieviski, jā, un tā man līdz ar to nav. Citreiz ir kaut kāda tulkot ar angļu, un mēs varētu uztaisīt tādu eksperimentu, jā. Kaut kādas nedēļas, piemēram, vai 2 es lieku tos rīliņus par dažādām problēmām, par dažādām lietām, kuras mēs varam risināt psiholoģiski, jo to arī vajag. Nevajag noniecināt, esot garīgajā ceļā, nevajag noniecināt psiholoģisko pieeju, jo ir mūsu personība, jā, ir mūsu cilvēciskā puse, un visam ir arī šī sastāvdaļa, kur var ļoti palīdzēt psihologs. Tāpēc pat, ja jūs uzskatāt, ka jūs jau ejat pie channeleriem, jā, tur un skatāties visu no tur garīgā tāda viedokļa un ejat enerģētiskos kursus vai tur terapeitiskās meditācijas jau tādas dziļās, jā. Nevajag noniecināt to pusi, jā, zemes meistarus, psihologus, psihoterapeitus, jo tā daļa arī prasās pēc izpratnes. Jā, citreiz vajag vienkārši saprast kaut ko ar prātu, jā, nevis vienkārši gaidīt, ka tev augšas kaut ko saregulēs un noņems. Jā, es arī tur jau 11 gadus eju individuālās sesijas ņēmu, jā, pie dažādiem speciālistiem, bet pie terapeita es jau neeju ļoti ilgi, bet es to vispār nenoliedzu. Jā, man citreiz liekas, varbūt man arī jāiziet kaut kur, jāpaskatās kaut kur terapijā. Jā, jo tā arī kaut kāda daļa. Tā arī daļa no mums, ar kuru nevajag noniecināt. Ja? Un tāpēc man tā ideja tāda paskatīties no šitās puses un pēc tam uztaisīt ēteru, kurā mēs izrunājam visas to problemātiku, bet jau tiešām no dvēseles uzdevuma puses. Kas ir, teiksim, ja mēs esam kā dvēselē atnākuši izvēlējušies šeit augstu kontrolējošu, bezemocionālu mammu, un pēc tam dzīvē
visu laiku mēģinājuši izpelnīties, jā, to, ko neesam saņēmuši no mammas, kas tas ir par dvēseles uzdevumu, kas mums ir kā dvēselēm, kāpēc mēs esam izvēlējušies tieši šo mācību stundu, kas mums ir jāsaprot, kas mums ir sevi jāizmaina un kā mēs varam šo, to, ko psihologs dēvēs par traumu, kā mēs viņu varam uztvert kā izaugsmas punktu, točka rosta, jā, lai caur šo izstrādāšanu, jā, mēs vairāk atvērtu sirdi, vairāk pieņemtu cilvēkus, mazāk no viņiem gaidītu, mazāk pieprasītu un vairāk mīlētu bez nosacījumiem, pieņemtu bez nosacījumiem, paplašinātu sevi, saprotat? Jā, un pilnīgi katrai šai lietai, ko psihologi, psihoterapeiti dēvē kā trauma, dvēselē tā ir kā točka rosta, tad izaugsmas punkts, jā, vieta, kur augt, jā, nonākot un atrisinot, jā, un vispār katra mūsu problēma, kas tagad nāk, visi tie sāpīgās lietas, kas jums dzīvē tagad tiek dotas, viņu ir daudz, jo šis ir tāds reāli karmisks gads, kad ceļās augšā, jā, un tas, kad kāds no jums tur rakstīja, man te viss besīja ārā, tas ir superīgi. Jo tas tev un citi ir paši šokā par savām reakcijām kaut kādām. Man Patreon arī bija vēstules, viņa vēl neesmu atbildējusi. Jautājums par to, ka es nepazīstu pati sevi, kas ar man ir, kāpēc es nevaru pieņemt savu vīramāti, kāpēc es nevaru, es taču saprotu, neko viņa man nav izdarījis, kāpēc man tas besīja. Ja? Un tur ir vesela virkne dāvanu tajā situācijā. Ja? Tātad gan saprast, pieņemt to, ka man ir tiesības dusmoties pašam sevi. Jā, man ir tiesības tā justies, nevajag sevi nosodīt par to, ka ir jāsaprot, ka tajā ir kaut kas, tās priekš manīm ir izaugsmas dāvana, ka es varu paskatīties to situāciju. Citreiz es pat nevaru saprast. Protams, kad vienmēr pastāv iespēja aiziet uz konsultāciju pie kāda čenelera un uzzināt, kas tieši ir, kas tā ir piepriekšējo dzīvi, kur tā vīramāte tur ir izdarījusi un kāpēc tu tā jūties, jo ielieciet vieninieku tie, kuriem ir bijis tā, ka jums cilvēks vispār neko nav izdarījis, bet jums viņš vienkārši kretinē besī, jūs vienkārši nepatīk, ka traks. Jā. Un jūs labi apzināties ar prātu, ka tam nav nekāda iemesla. Jā. Un jūs pat mēģināt atrast to iemeslu, tur viņi kaut kādā izturēšanās veidā vai izskatā vai vēl kaut ko nevarat atrast. Jā. Lūk, un tas ļoti bieži liecina par to, ka ir kaut kas jau no iepriekšējām dzīvēm. Jā. Protams, citreiz tas ir arī spogulis. Jā. Citreiz mēs nevaram atrast to spoguli. Jā. Tajā visā nevaram ieraudzīt to spoguli, kaut gan viņš tur ir. Jā, ka tur ir kaut kāda enerģija, tā cilvēkā, kur ir mūsos pašos un kura mūs triggerē kaut kādā veidā. Bet triggerē kāpēc? Tāpēc, lai mēs pievērstu uzmanību, kas tā ir pa enerģiju, kāpēc tas cilvēks tagad mani kaitina. Tad viņš tur ir, piemēram, tur viszinošs, jā, vai viņam ir baigā ego programma, vai viņš tur sevi stāda augstāk par citiem. Jo tur var būt gan tiešais spogulis vai apgrieztais spogulis. Tiešais spogulis varbūt es stādu sevi augstāk par citiem. Apgrieztais spogulis varbūt es sevi stādu zemāk par citiem. Es gribētu sevi stādīt augstāk, bet es nevaru. Jā? Kaut vai nevis augstāk par citiem, bet vienā līmenī ar citiem kaut vai. Jā? Un es stādu sevi zemāk. Un es nevaru kaut kas manī, man pietrūkst pašpārliecinātības, man pietrūkst spēka, man pietrūkst drosmes. Jā, un tas arī var to parādīt. Jā, tā kā te ir ļoti daudz aspektu. Citreiz tas ir tīri, ja tu nevari atrast šo spoguli, jā, tad ļoti bieži tas ir kaut kas no iepriekšējām dzīvēm, kas vienkārši jāpieņem. Tu to nevari izskaidrot. Ir jāpieņem, ka tas tā ir, bet ja tas ir ienācis tavā dzīvē, ja šī sajūta ir ienākusi tevī, tad tas priekš tevim ir uzdevums. Jā, un tu vari iziet uz lielāku pieņemšanas un beznosacījuma mīlestības līmeni. Tā ir tava iespēja. Un redziet, ļoti daudziem, kas iet pa garīgo ceļu, šajā brīdī dzīve, tās situācijas, kas jums ir, viņas visas ir testi. Jā, kādam eksāmeni, kādam testi. Kādam lielāks, kādam mazāks.
ir šīs mācības stundas. Ja? Un viņa pārbauda, cik jūs tālu esat tikuši. Un tad, kad es jums saku, ka man tagad iedod kaut kādas situācijas, kuras man likās, ka man dzīve neiedos, jo man likās viņas pārāk elementāras, tad es saprotu, ka tad vienkārši tajā brīdī man to vielu neiedeva. Viņu iedod tagad, ja? Lai es ar savu tagadējo kaut kādu izpratnes līmeni, ja? To visu izrullētu. Jo visur jau stāst par apzinātību. Jā, jo apzinātāk mēs esam, jo mēs varam vairākos līmeņos apskatīties. Mēs varam ļaut sev būt dusmīgiem, bēdīgiem, emocionāliem, pieņemot savas izpausmes. Tad manī tas ir. Jā, es to pieņemu, bet tagad es skatos, kas tas tāds ir, kāpēc man tas ir iedots. Un skatos gan tajā bāzes psiholoģiskajā līmenī, ko tas man rāda, ko tas man spoguļo, kādas man tur ir ego programmas vēl palikušās. Jā, gan skatos tādā augstākā līmenī, tas ir, ko es ar to varu izdarīt. Jā, un priekš tā ir gan prakses, kas var palīdzēt, gan mantras, gan tur ārkārtīgi daudz visādi instrumentu, katrs var atrast pie saviem meistariem, kur jūs ejat. Galvenais, ka jums ir tās izmaiņas. Jā. Gan, man īstenībā tāda dziļa izpratne par to, apzināšanās par to, ļauj pašai vienkārši ieraudzīt un izvēlēties darīt savādāk, izvēlēties reaģēt savādāk. Un tajā brīdī jau ir izdarīts. Tajā brīdī, kad es uz kaut ko reaģēju savādāk un ielaist tādu lielāku pieņemšanu savā dzīvē. Un tādu, uz visu skatīties kā uz dāvanu sev. Jā, kā uz iespēju augt, kā uz iespēju mācīties, kā uz iespēju palikt mīlošākai, plašākai, atvērtākai pret pasauli, pret citiem cilvēkiem. Saprotiet? Jūs laikam uzmanīgi klausties. Lūk. Tā. Es nezinu, es tūlīt piecelšos, kāds nosaukums grāmatai latviešu valodā. Pameklējiet Enerģija žizni, 7. grāmata no sērijas Skanošie ciedri, Vladimirs Megrē, Enerģija žizni, dzīves enerģija vai dzīvības enerģija. Un tur par uzturu, par produktiem, es viņu tikai atšķīru un burtiski, man viņa bija, kāds man viņu ir atstāja retrīta centrā, es pat zinu kas, un es viņu pat nebiju lasījusi, un es tagad paņēmu lidmašīnā un bišķiņu palasīju, un es domāju, bāc jāizlasa, ka tieši par to tēmu, viņa 20 gadu atpakaļ sarakstīta, un ir tieši par to tēmu, kas man tagad ir aktuāla, un jā, interesanti. Tā kā tā. Nu, ko, mīļie, kā jūs jūtaties? Tā, aizvakar nakts bija interesanti, traki sāpēja labais celis un kāju uz augšu. Vesels kalns grāmatā, Megrē grāmatas arī gribās izlasīt. Jā, atkal ceļgala sāp, paskatieties, cik daudz ir. Jo tieši šīs ego programmas tagad caur dažādām situācijām, ko es jau stāstīju iepriekšējos ēteros, vai ne, ka tur ar partneriem ļoti daudz, ar partnerattiecībām, vispār ar attiecībām, ģimenes vidū un tā. Beāta, čau, mīļā! Kakla čakra man arī jau gadiem ir tēma. Ar balss treniņiem un dziedāšanu var ļoti daudz dziedināties. Redzi, Beātei arī ir balss kanāls, un viņa caur balsi strādā pati un nemaz nezināju. Es nezināju, ka tev ir kakla čakra tēma. Redz, kā tas sasaucās, vai ne? To, ko mums, tur, kur mums ir gribētos kļūt par prānādāju. Tur, kur mums ir kaut kādas lietas, tas nozīmē, ka tur ir mūsu spēka punkts. Jā. Ļoti bieži, kad ir kaut kas jāizstrādā, kaut kur ir kaut kāda problēma, traucēklis, mēs par to interesējamies, mēs tur meklējam, mēs rokam, jā, un caur rakšanu, un paši to izdarot, mēs iegūstam spēku, enerģiju, zināšanas, kur mēs varam tālāk augt. Un arī šī ir tāda tēma, ka jāpadomā, kas mums ir grūti, kur mums pašiem ir kaut kāda lieta, jā, jo cilvēki, kuri
kaut kādu slimību, caur to iegūst ļoti daudz zināšanas, gan par šo slimību, gan par slimības pārvarēšanu, gan paši par sevi, un tālāk viņi caur to var dot un dalīties ar citiem cilvēkiem. Tā tas ir. Man rādīja, ka vai nopauzējās video, varbūt internets vai elektrība. Nē, kondicionērs rūts blakus telpā. Es pārslēdzos mobilajiem datiem. Lūdzu, uzrakstiet, kāds jums ir bilde un skaņa. Vai es vispār esmu ēterā? Tā sirsniņas ieraudzīja. Ēšana nav tik viennozīmīga, mēs katrs esam unikāli, daudziem ir jau gadiem traucējumi orgānos, ķermenis ir unikāls, tas var sevi dziedināt, bet mūsu nezināšana tam nepalīdz pareizi, Beāta, piekrītu. Par miegu piekrītu, Magnibēs 6. Magnibēs 6, jā, tas, ko es tagad, bet vispār magnīta citrāts ir tā forma, kas visvairāk ir vajadzīga tieši pēc 40. Vienkārši viņu Latvijā kaut kur interneta aptiekās varēja tikai dabūt. Miega tēma. Man ir jālasa šeit, jo pēc tam pazudīs jūsu komentāri. Ar zarnu mikrobiomu. Jūs galvenais paši izlasiet. Līza. Par zarnu šarmu. Paldies, jā, es biju to dzirdējis, bet neesmu lasījusi. Man tieši pēdējā laikā ir uzrunājuši daži psihologi. Tāpēc, jā, ir svarīgi, ka mēs saprotam visus etapus. Jā, ne tikai tur augsti garīgi lidojam, jā, tur par, dvēseļu uzdevumiem un tā tālāk, bet arī saprotam tās, jo mēs visi esam tādi, mēs esam daudzdimensionāla būtība un mūsu personība šīs zemes arī ir jālabo. Ķermeņa ziņas caur slimībām palīdz izprast pie mājas, kas noticis, kur skatīties, lai izgādāt forši. Interesanti. Par mikrobiomu Rika ieteica Ievu Krolli. Interesanti, viegli uztverama ierakstā iegadējuma lekcija. Kurs par mikrobiomu? Santa iesaka. Forši. Nils, čau! Es tik tagad tiku pie šitiem... Māja, reku es lasu tavu. Tie cilvēki, kas mani kaitina, es zinu, vai novelk robežas, vai arī mana pieņemšanas vaina. Tu redz, tas ir tas, ko arī es gribēju akcentēt, jā, kad katrā šajā situācijās, jo ne tikai kaitina, vai besī, vai tev ir nepieņemšana kaut kāda attiecībā ar šo cilvēku, vai viņš izraisa tevī kaut kādas negatīvas emocijas, arī, kad dara pāri, piemēram, vai tu nespēji kaut ko pateikt, vai viņš tevi nedzird, vai tevi neuzklausa. Vai, tur ir ļoti daudz, jā, tad jebkura destruktīva emocija attiecībā uz kaut kādu cilvēku, jā. Un tur ir šis stāsts par pieņemšanu, pirmkārt pieņem pilnībā, ka cilvēkam ir tiesības rīkoties tā, kā viņš rīkojās. Otrkārt, ka tajā ir tava mācības stunda, kāda, jā, un mācēt šo robežu novilkt pareizajā vietā, jā. Jo citreiz mums liekas, es to cilvēku izslēgšu, ka tas ir vieglākais. Es viņu izsvītroju no savas dzīves, ja? Vai mentāli, uzliek savu mentālu programmu, staigāt tā, vīra māte manā dzīvē neeksistē, es par to nedomāju, bet īstenībā mēs to visu paslaukam kaut kur zem paklājiņu. Jo te jau ir stāsts par to, lai mēs izdarām pareizos secinājumus, ja? Kāpēc viņi ir, kāpēc viņi tā reaģē, kāpēc viņi tā izturās, kas mums ir no tā jāsaprot, kas tieši mūs tur kretinē šajā visā jautājumā, kāpēc tieši, ko mēs tur jūtam, vai viņa apdraud, piemēram, mūs kaut kādā veidā, vai viņam ir pārāk liela ietekme uz manu vīru, vai vīram ir pārāk liela saikne ar savu māti, es jūtos tur greizsirdīgi vai vēl kaut kā, jā, tad kas tas ir? Un otrs novilkt to, to robežu pareizajā vietā. Tātad tā vieta ir, kā es viņu apzīmēju, ja, kur
jā kādam citam kļūst par nē man. Tātad, lai tā mana pieņemšana nebūtu uz mana veseluma rēķina, jā, lai ir gan pieņemšana un ļaušana tam otram būt, gan arī es nolieku robežu un tātad, nē, tu man nedarīsi, ja, tu man nezvanīsi, tu man nediriģēsi, tu man nerunās tādā tonī, kurš mani aizvaino. Jā, tad es mācēšu pateikt, atrast vārdus, cienot sevi, cienot otru cilvēku un nospraust to robežu pareizajā vietā. Un tas attiecās uz ļoti daudz jautājumiem dzīvē, jā, šī pareizā robežu nolikšana. Jā, piemēram, es varu bezgalīgi pieņemt cilvēku kaut kādu, ka viņš var rīkoties attiecībā pret mani tur, kā viņš uzskata par vajadzību, kā viņš prot, kā viņš saprot, jā, es to nevaru ietekmēt, jā, bet ir kaut kāda vieta, kur tas reāli aizskar mani, nevis manu pat ego, bet kur tas pazemina manu dzīves kvalitāti, un kas man nav pieņemams. Tāda attieksme vai rīcība vai tāda izturēšanās, jā, un lūk, tas ir, es ceru, ka uztvērāt, jā, to manu mesiču. Lūk, starp citu bija tie rekuris Kristīnas arī jautājumi. Kristīnas jautājums, vai ne, par radiem un kā aiziet no upuru lomas. Jā, tad te ir arī šis stāsts, jā, kurš ir par to, ko es tieši runāju. Es domāju, ka tev tas. Un arī tur visi tie tavi jautājumi, jā. Kā aiziet no upuru lomas, kā runāt par robežām, kā šīs robežas nospraust, un kā iemīlēt sevi, jā, jo tur visur ir arī šis, jā, kā iemīlēt sevi, jo tas ir arī, teiksim, kā savas vajadzības nolikt kā primāras, un nevis kā egoistiski, ka man vajag pirksti gaisā, un tagad visi pārējie man to darat, jā, bet tādas bāzes vajadzības, jā, jo šis ir tas laiks, kad visas tās situācijas, kuras mūsu dzīvē notiek, kuras mums tiek dotas, piedāvātas, viņas rāda, kur mēs vēl neesam savas dzīves centrā, kur mēs vēl nevaram būt paši, jo tāpat, visi, ja mēs runājam par ezoteriskos terminos, tā pārējais atslēga ir mūsu vibrācijas. Un īstenībā mēs varam runāt tā, kad ko visi sapratīs, tas ir mums jābūt laimīgam, lai pāriet nākamajā līmenī. Laimīgam. Kas mums traucē būt laimīgam? Tik elementāri. Jā, tāds elementārs jautājums. Kas man traucē būt laimīgam? Kur es neesmu saskaņā pats ar sevi? Kur es nedaru to, ko es vēlos? Kur es daru to, ko es nevēlos? Atcerieties, ir Lapkovskis ļoti populārs. Viņš saka, ja tu gribi būt, visi cilvēki grib būt laimīgi. Un tad viņa tie likumi, es tur neatceros tos pārējos likumus, bet pirmais viņam likums ir tāds, dari to, ko tu vēlies, un otrs likums ir nedari to, ko tu nevēlies. Un tajā ir ārkārtīgi daudz patiesības. Un tā vēlēšanās, nevēlēšanās, nevajag viņu, viņa likums skan tā, bet es pat, tur ir tāda varbūt ego pieskaņa priekš daudziem, jā, kā es teiktu darīšu, kā gribu, nereiķināšos savu ģimeni, nereiķināšos saviem bērniem, ar kolēģiem, nē, tas nav par tādu, jā, bet te ir jau tā dziļāk, mēs varam pārformulēt uz patīk, nepatīk, jo viena no tādām atslēgas lietām, par ko es arī esmu daudz domājusi, par to, ka dvēsele ir par jūtām un par sajūtām, jā, un ja mēs saku darīt to, ko patīk, un nedarīt to, ko nepatīk, tas ir vairāk saskaņā ar dvēseli. Jo tad, kad mēs ejam uz darbu, kur mēs negūstam, kas mums nepatīk, mēs daram sev pāri. Un tā ir vardarbība pašiem pret sevi. Bet prāts, var mums teikt, prāts ir mūsu ego instruments. Jā? Ar prāts ļoti ir piesaistīts pie matricas, pie sistēmas, pie tieši mentālai ierobežojušie uzskati. Tās ir programmas, ko mums ir ielikusi gan sabiedrība, gan vecāki. Programmas, pēc kurām mēs ejam tā kā tādi robotiņi. Viņas ir mūsu prātā, un ļoti bieži šīs programmas ir pretrunā ar mūsu iekšējo būtību, ar mūsu dvēseles ziņām, ar mūsu vēlmēm, ar mūsu talantiem, ar mūsu prasmēm, ar mūsu, kas mums patīk, kas mums nepatīk. Un šī ir tā lielākā cīņa, kura katram sevī iekšā šajā laikā ir jāizcīna. Un katrs
katrs uzdevums, katra mācība, katra situācija, kur tagad nāk priekšā mums šeit, šitos mēnešus un vēl turpmākos būs, jā. Katram paskatieties uz šo savu situāciju un jūs sapratīsiet, vai jūs tajā situācijā izvēlaties sevi, vai tā situācija ir, un nevis ar prātu, bet ar sirdi, vai tu seko savai sirdī, vai tas, ko tu dari, ir tas, ko tu vēlies darīt, vai tā vide, kurā tu atrodies, ir vide, kurā tu plauksti, zel, attīsties. Jā, te arī par aizdomājas par šo, jā, jo tas ir ļoti svarīgi, jo mēs nevaram neko iedot pasaulē, ja mūsos pašos tā nav, ja mēs neesam harmoniski, mīloši, piepildoši, tāpēc šis ir tas laiks un šī enerģija, kas tagad ir, viņi ir principā, lai sašaurinātu mūsu miedarbību loku ar cilvēkiem, kuri vairs nerezonē ar mums, ar sabiedrību, ar darba ziņā. Varbūt ir ļoti jāsašaurina kaut kāds darbošanās loks vai nevis jāpaplašina. Protams, kad ir, es runāju teikt par vairākumu, jā, ir individi, kur ir ārkārtīgi daudz jau izdarījuši, jā, un viņi jau pilnās burās šauj nākotnes kosmosā, jau ir jauna ceļa, jauno pasauli, bet lielākā daļa no mums vēl, es tā skaitā, teiksim, soli pa solītim, ejam pretī sev, jā, jo tikai autentiski, tikai saskaņā ar sevi mēs varam tikt tālāk, un tas ir saistīts ar tādu to pašu elementāro laimes sajūtu. Jo, ja es kaut kur daru pēc sava prāta, bet nedaru pēc sirds, viss, es jau netieku tālāk. Kāpēc? Tāpēc, ka es nevaru būt laimīga, ja kaut kur, vai nu attiecībās, vai nu realizācijā, vai ar ģimeni, ar radiem, ar draugiem. Ja kaut kur es neesmu harmonijā un neesmu laimīga, es taču netieku. Jā, jo tas ir, jūs saprotat, jā, kad tu vari būt nereāli realizēts, un tev tur viss ir vienkārši nereāli kruta, bet attiecībās, vai, piemēram, vai tev nav kontakta ar saviem bērniem, vai tu kaut kur esi dziļi nelaimīgs, un kaut kur tev kaut kas ļoti, ļoti dziļi sāp, kaut kas ir ļoti neatrisināts. Tas, ka tu kaut kur esi ļoti realizēts, tas tev nekompensēs, tas tev neļaus vienalga būt laimīgam. Jā, ja tev kaut kur bāzīte nav sakārtot. Jā, varbūt tu nevari izmainīt fiziski situāciju, jā, tev ir bijis kaut kāds ļoti liels zaudējums, tu to zaudējumu nevari šajā brīdī nekādā veidā pārvarēt ātri, jā, bet var strādāt ar to pieņemšanu, ar integrēšanu, ar saprast kādas mācības stundas un iziet, caur paplašinājumu iziet. Lūk, no tā maksimāli izdziedinot sevi, pieņemot sevi, jā, un tas ir šī tāda strādāšana pašam ar sevi, ar savu bāzes vajadzību izprašanu un pamazām noņemt nost, lai cik grūti ir, jo tas ir daudziem tās runas par to, kad es esmu savā darbā. Tie jautājumi bija, kad ikdienas darbā nav spēka un viss paliek arvien birokrātiskāks, ārpus darba enerģijas ir daudz, darbā ir maz. Šitādi jautājumi bija vairāki. Un Aijai bija vēl tā atturu sajūta, ka atstrādāja kaut kādas bailes, ka paliks neatstrādāta karma un tu aiziesi atkal kaut kur citur un būs tā pati situācija. Šis ir jautājums, kurš ir arī ļoti daudzās, tas ir arī attiecībās, ne tikai attiecībās ar kolēģiem un darba vietu, bet arī attiecībās ar cilvēkiem, jā, ka tu nesaproti. Bet tā ir tāda ļoti ērts attaisnojums karma, jo man pašai tas ir raksturīgi, jā, norakstīt visus karmu. Un ļoti ātri var ieiet upura pozīcijā, vai tādā, pat ja tā nav upura pozīcija, tā ir tāda, es esmu atradusi attaisnojumu, kāpēc neko nedarīt un neiet tālāk. Jo cilvēkiem ir ļoti grūti saprast, kur beidzās karma un kur sākās jau darīšana sev pāri. Tur, attiecībā, piemēram, uz karmiskajiem partneriem, tā kā es pati biju ārkārtīgi ilgi, ļoti daudz par ilgu savās karmiskajās attiecībās ar bērnu tēvu 14 gadu, tā bija tāda nereāla atstrādāšana, tad pēc tam analizējot, kad iestājās tas punkts, jā, tas punkts ir tas punkts,
ka kaut kādā brīdī tevi visas šīs mācību stundas, viņas tevi audzina, viņas tevi dresē, viņas stiprina tavu garu, viņas liek tev strādāt ar tavu ego. Un ir kaut kāds, viņas tev māca pašvērtību, jā, viņas tev māca nospraust robežas, viņas tev māca kaut ko saprast, arī saņemt drosmu un aiziet, sajust savu vērtību, jā, strādāt ar sevi, meklēt atbildes, kāpēc ar mani notiek, kāpēc es pievilku tādas destruktīvas attiecības. Un atrast to punktu, kurā tu, nestoties uz visām tām grūtībām, kas tur ir, tu audz, tu paliec labāks, tu paliec spēcīgāks, tu paliec viedāks, gudrāks, pieņemošāks, paplašinies. Un ir tāds posms, kurā tu sāc degradēt tajās attiecībās. Tad tu kaut kādu laiku audz, un pēc tam tev nav drosmes iziet, un tu paliec ar vien mazāks, tu saraujies, tev pašvērtība tiek samazināta, tu vairs netici sev, tev jau bail iziet uz ielas, tev liekas, ka tu vairs nekas neesi, jā, un tevi sāk iznīcināt tās attiecības. Lūk, un tas ir, tad, ja neizdevās tev iziet tur, tajā posmā, tad pēc tam, tad, kad tu esi jau pilnīgi, tev ir daudz grūtāk iziet, bet tu esi iegūst vēl papildus tādu, un daudz jau neiziet arī, jā, viņiem paliek uz nākamo dzīvi. Tas viss, bet tu esi iegūst vēl papildus, jā, bet vienkārši pēc tam ir ilgāks laiks vajadzīgs. Jā, tev ir papildus pieredze par to, ka es nekas neesmu, jā, bet tev ir ļoti liels rehabilitācijas periods pēc tam jāiziet, daudz lielāks, jā. Un tāpēc tas ir ļoti individuāli katram, jā, jo individuāli pēc viņa programmām, jo es nevaru tev pateikt, piemēram, priekšā, vai tu atstrādā karmu, tu vari iet individuālās konsultācijās un skatīt, vai tev tur ir vēl kaut kāda karma jāatstrādā, vai arī tu jau teici sastrādā karmu pat pret sevi, un pēc tam tev tad dari sev vienkārši pāri. Ko es gribu teikt? Es tomēr ticu, ka, jā, karma pastāv, bet es ticu, ka karma var atstāt. Tā. Es ceru, ka es esmu atpakaļ. Nospiežiet kaut ko, uzrakstiet. Es jau brīdināju, ka te mums ir. Nu, ko sagaidījāt? Es redzu, ka daudz ir atvienojušies. Tā. Vēl esat? Es jau aizskrēju mainīt rūteri, skatīties, vai man tur internets nav beidzies. Tā, tūlīt. Uzstelēšos apakaļ. Tā. Daudz pazuda. Saprata, ka nebūs. Jā, tāda ilgāka pauze. Sanāca, nesapratu, kāpēc. Tā. Zitiņ, paldies. Tēt labā kvalitāte. Nu, jā, es īsti nesapratu. Nu, te tā ir, jā, ar tiem internetiem tā ir Gruzija, un es esmu pie tam kalnos. Tā kā tā. Kur mēs palikām? Jo mums ilgs, varbūt ēters, varbūt tas ir mājiens, kad ir jābeidz. Esam trenēju pacietību. Jā, skaņa ir, vai ne? Ir skaņa, un izstās arī, ka kvalitāte pašlaik ir laba. Tad uz kaut kādu laiku bija kaut kas, jā. Valaine. Ja cilvēki tomēr gadu garumā neizdodas pieņemt, atstāt viņu labāk. Nu, zin, kā ir, tev jāsaprot ir pašai, kas tas tieši ir, jā, un ja šī, nu, pieņemsim, ja tas ir, piemēram, cilvēks, kas darbdarbīgi pret tevi izturās, jā, protams, ka tev ir jāatstāj šīs attiecības, jo tajā ir tavs uzdevums, jā, jo tas ir par to punktu, par tavu robežu, jā, kur tas cilvēks sāk iznīcināt tevi. Jāsaprot, vai viņš iznīcina tavu ego, par ko viņam paldies, jā, vai viņš iznīcina
kaut kādu tavu jau dvēseles, tavu būtību, jā. Lūk, apstājās pie tā, es ticu karmai, tā, ko es to gribēju teikt. Jā, bet es arī ticu viņai, es ticu tam, ka karmu šajā laikā var atstrādāt ļoti ātri. Viņi var atstrādāt ne tikai ilgstoši esot ciešanās kaut kādu cilvēku vai necelt kaut kādu slimību vai vēl kaut kā, bet to var atstrādāt diezgan ātri, teiksim, saprotot, kas tas ir un izlabojot. Jo karma, principā, tā ir nepareiza energoapmaiņas ar dvēselēm. Jā, tad jau kaut kur ir bijuši kaut kādi energoapmaiņas principi, kaut kur kāds ir kaut ko nodarījis tev, kaut ko paņēmis no tevis enerģētiskā ziņā, kaut ko tev nav atgriezis, jā, kaut ko no tevis noplēsis kādu gabariņu, kaut kāds tavs dvēseles fragments ir pie viņa vai otrādi. Jā, jo daudz no jums ir lasījuši dvēseles integrāciju un saprot, ko tas notiek. Ja? Tad viss ir pa energoapmaiņu. Un karma ir izlīdzināšanās, kad abi vienlīdz, kad tur ir vai nu pabeidzās, viss ir izrisināts un viss, manas daļas ir pie manis, tavas dvēseles daļas ir pie tevis, un viss ir kārtībā, jā, vai arī jums ir, jūs iziet uz līmeni, ka jums ir, es dodu un es saņemu līdzvērtīgi, jā, es dodu mazāk, viņš dod mazāk vai kaut ko savādāk, vai vispār viss ir miers, viss ir līdzsvarā. Tad par to ir stāsts, jā, un to var izdarīt ātri. Mūsu laikā to var izdarīt ātri. Šajā laikā, tad tur ir jāsaprot, kā tas ir, citreiz jāiet dziļumā. Es arī nevienmēr pati to saprotu, tāpēc es eju, jā, es tagad eju gan pie Taņas, gan pie Tomas, Tatjana Gebela, pie viņas individuālām konsultācijām. Šatad es eju pie Tamāras Kušinas, šatad ar savām draudzenēm par šām lietām parunājam un ar Valentīnu un Annu. Kaut kur reizi gadā divos eju pie Ineses Gutermana, kādreiz aizēju vēl pie kāda, paskatīties kas un ko un kā, bet man šī regulārais individuālais darbs šķiet ļoti svarīgs. Un vai tas ir pie psihoterapeitiem, vai tas ir pie zemes meistariem, vai tas ir, teiksim, tas ir svarīgi. Es uzskatu, ka šis ir laiks, kad, vienmēr tā ir īstenībā, man priekš manim tā bijis, ka ir svarīgi iet un ieraudzīt arī citu skatu punktu. Vai tā ir kaut kāda grupiņā, draudzeņa, piemēram, terapeitiskā, kur iedot to atgriezenisko saiti, jo mums pašiem grūti ieraudzīt, ja tu gribi iet kaut kā straujāk, kaut kā aktīvāk, un tas attiecās arī, vienmēr var apstīties, kāds iet pie regresijā un apskatās iepriekšējās dzīves ar konkrēto dvēseli, un tas viņam palīdz saprast, jā, un ko izdarīt, kādā veidā izlīdzināt to energoapmaiņu. Un to energoapmaiņu var izlīdzināt gan ar reālām darbībām, jā, gan praksēs, gan ar reālām ar praksēs to var izdarīt. Jā, un to var izdarīt arī, piemēram, Channeleru kanālā, paprasot, kaut ko var kompensēt, dispensēt tā saucamais. Lūk. Inese, tas ir arī naudas lietās, paplašina lūdzu jautājumu, jo tad, kad es viņu ieraugu, es jau vairs nesaprotu, par ko viņš ir. Lūk, tā kā tā. Tātad par veselību mēs parunājām, par darbu mēs arī parunājām. Te bija Ingai jautājums, vai nogaidīt, kad vecais pats nokrīt un sakārtojas, vai kardināli pašam mainīt. Lūk, un te ir arī tas ļoti līdzīgs stāsts, ļoti līdzīgs piemērs par to, kā tātad var sunim asti cirst pa gabaliņiem un var nocirst vienā reizē. Jā, bet te ir arī jautājums par to, vai tu joprojām turpini gūt mācības, jā, vai tu jau esi visas mācības iegūsi un laiks iet tālāk. Bet te ir arī stāsts arī par to, ka cilvēki, kuri izvēlās neskatīties savās kaut kādās problēmās, paslaucīt zem paklaiņa, jā, un tad viņiem, lai viņi tiktu uz priekšu, viņiem tiek no augšas sagādāts lielais blīkšķis. Jā, un tad pēkšņi viņiem izrauj krēslu no dibena apakšas, un ir kritiens, un ir sāpīgi, un ir grūti. Bet ja tu pa bišķiņam saproti, ka tur ir kaut kas, un tu risini, un tu ej solīšiem uz priekšu, tad tu vari diezgan harmoniski to. Un tas jau no tevīm ir atkarīgs, kā tu izvēlies. Tu izvēlies, teiksim, lēnītēm to darīt,
jā, vai darīt ātri. Un tie ir vienkārši divi veidi, jā, kādā veidā var kaut ko izdarīt. Protams, ka rezultāts pienāks ātrāk, ja tu to darīsi strauji, bet tas būs lielāka turbulence. Būs lielāka turbulence, būs grūtāk, bet tas būs īsāku laiku periodu. Ja? Un tas jau te ir, es teikšu, gaumas jautājums. Ja? Piemēram, kāda mums ir tā enerģija? Ja ir cilvēki dažādi. Es, piemēram, mums bija, es nezinu, vai tagad skolās, man liekas, ir māsiņas, bet agrāk visādas tur zobārs nāca uz skolu, tā kā es mācījos potas skolā deva un tā tālāk. Es gāju pirmā, lai man ātrāk būtu beidzies tas viss. Jo, ja man ir problēmas, gribu viņu ātri atrisināt, un ja man ir kaut kas izsit, tad tā ir problēma, kas nav atkarīga no manis. Ir kaut kāda problēma, viņa nav atkarīga no manis, jo es būšu kas mēģina maksimāli ātri, lai tur notiktu, kas notikdams. Es pēc tam kulšos, pēršos, man būs grūti, bet man ir grūti būt ar to problēmu ilgstoši. Jā. Bet es saprotu, ka ir cilvēki, un es redzu, ka viņi ir gājuši lēnām, bet viņi ir izgājuši. Jā, un viņiem nav bijusi tāda turbulence. Jā, tāpēc es nevaru teikt, ka viens vai otrs veids ir labāks vai sliktāks. Katram cilvēkam ir savs veids. Vai var atteikties no karmas, izmantot savu brīvo gribu, ja līdz brošai? Principā var atteikties no karmas uz šo dzīvi. To es zinu, ka ir tādi, ka to var pieprasīt, tā kā, un to var pieprasīt kanālā caur konkrētiem čeneleriem, un tas ir saistīts ar karmas padome, un tad pieņem lēmumu, ka tu šajā brīdī atsakies. Bet ja tev ir energo apmaiņas parāds ar kādu dvēseli vai ar kādu situāciju, tad tas pastāv kā iespēja, bet tas nav, ir cilvēki, kuriem ir pēc karmas, piemēram, smaga slimība, un viņi no viņas nevar atteikties. Jā, un pašiem iziet no iemiesojuma, tas nav risinājums. Jā, tad viņiem ir jāpieņem tās stundas, un labāk, jebkurā gadījumā, ja tev ir, saproti, šī situācija, ja tev ir šī karma, tas ir tas, ar ko tu esi ienācis šeit, kā dvēseli, tu esi izvēlējusies apgūt šīs mācības stundas, iziet to visu. Iziet un pabeigt. Jā, jo šis laiks ļoti daudziem ir par pabeigšanu. Jā, zināt, ka iepriekšējās dzīvēs daudzās, jā, mēs dzīvojam dualitātē, tur entos gadsimtus, gadu tūkstošus, jā, un mēs varam atļauties tur 5 dzīves, veltīt kaut kādai tur vienai karmiskai lietai. Un tagad vienkārši ir tas laiks, kad ir jāiziet, ir jāizslēdz tās, vienkārši jāmeklē ir veidi, kā to izdarīt, jo var iet ļoti daudz caur notikumiem, caur sāpīgiem dzīves notikumiem, bet ļoti daudz var izdarīt individuāli strādājot. Jā, un paplašinot savu apziņu, un vienkārši koncentrēties un darot, un meklējot, nesēžot vienkārši, negaidot, ka tas pats kaut kā atrisināsies. Jā, jo, tā kā Inga jautāja, jā, ka var gaidīt, ja tas baigi nespiež, tad jau var gaidīt. Jā, bet, ja tas kaut kā pazemina tavas dzīves kvalitāti, tad, nezinu, es viennozīmīgi, tā, ka man ir problēma, tad man ir momentā, tur zvans visur, es sarakstos visur uz konsultācijām, es sēžu praksēs, es tur, piemēram, kā es strādāju ar piemēram, noveikt to cilvēku priekšā, ar kuru man ir kaut kas, jā, un es domās, tā ir viena no ļoti labām citu praksēm, jā, es viņu nolaiku priekšā, saskaņojos ar augstāko es, un elpoju, un ar ieelpu es noņemu no viņa visas pretenzijas, jā, ar izelpu sūtu mīlestību, ar ieelpu noņemu visas pretenzijas, jā, kas tur ir, pretenzijas tas viss, kas var būt aizvainojumi un tā tālāk, jā. Un katru dienu 20 minūtes, jā, un tu redzēsi, kā situācija mainās. Kaut vai iekšē tavas sajūtas mainās, tas cilvēks, viņa reakcijas vispār var nemainīties, jā. Bet citreiz tas darbojas arī uz otru cilvēku, jā. Lūk, kā viena tāda praksīte, ļoti vienkārša, bet viņa nereāli labi strādā, ļoti, ļoti vienkārši. Un citreiz mēs meklējam kaut kādus sarežģītus risinājumus, bet ir tāds vienkārši, jā, ir tāda vienkārša lieta, ko var darīt. Tik bagātīgi saruna šoreiz atkal. Tāpēc, ka jums ir tādi jautājumi. Lūk. Kā var sajust, ka izveidojas enerģijas apmaiņa parāds karma? Tas ir tādā veidā, ka viens dod vairāk, viens saņem vairāk. Tu jūti, ka tu esi šajā situācijā vai pieprasi visu laiku, un otrs tev negrib dot, jā, vai arī tu mēģini izsist kaut kādā veidā un pieprasīt. Vai tieši otrādi tev liekas, ka tu visu laiku dod. Tu visu laiku dod, un viņš tik ņem.
Jā, un tātad, un visur, kur ir kaut kāda ņemšanās, tur ir visur stāsts par šo, jā. Lūk, Dats saka, ka šitā ielpas izelpas praksa ļoti labi strādā. Tā kā tā. Es arī notīrīju telefonam kameru, tāpēc labāk kvalitāti to es biju aizversus. Es domāju, pats, ko tik labi rāda? Ak, Dievs. Tā, īstenībā bija vēl interesants jautājums, tas, kas ir uz sākumu, paliek uz beigām, par dabas stihijām. Sanita un vēl cilvēku uzdeva par to, ka pavalkās, Sanitai bija tas, ka viņa pavalkās uz šo dabu, uz to, kas notiek, jā, ka notiek šīs dedzināšanas tagad masveida, jā, ir ļoti daudz informācijas par Havajām, ka tur ar lāzeriem tika dedzināts konkrētas vietas, un ka to ar lāzeriem var kaut kā darīt no augšpus ar droniem vai kā nodedzināt konkrētas vietas, un konkrētas vietas vispār paliek neskartas, tur bagātnieku mājas un tā. Un ļoti daudz par to ir tagad informācijas, jā, un kad ir ļoti daudz arī informācija par to, kā helikopteriem lej benzīna bākas uz mežiem un kā dedzina un posta, un cik ļoti daudz tur Grieķija deg un tā. Kanāda, kas tik nedeg, jā, un kad tas ir, kad iesaistamies emocionāli mēs tajā visā, man tas ir bijis ļoti, ļoti izteikti ar meža izciršanu Latvijā, jā, es dzīvoju mežā, un bija gadi, tagad tas ir, bet, jo man apkārt laikam viss ir izāģēts, es vairs nedzirdu to zāģis tik ļoti izteikti, arī man viņi tik ļoti izteikti vairs nesāpina, bet agrāk es braucu garām cirsmā un raudāju kopā ar Ieviņu. Es atceros, Ieviņa bija maziņa, un jaunākā meita viņai raudāja, viņai koku nocirstie koki, tā kā koku līķīši un dzīvu būtņu, viņai ļoti stipra saikne vispār dabas gariem, un ļoti sāpēja sirds, un es atceros, un es gāju reāli individuāli dziedināt šo dusmas. Man bija reāli gan sāpēja, gan pēc tam man bija reāli dusmas, un es jūtu, ka es iekšēji lādos uz tiem meža izcirtējiem visiem, un ka tās ir vesela virkne negatīva emocija, kas man paceļās. Lūk, un tā ir tāda lieta, kas tev ir jāsaprot, ka ir lietas, kuras tu vari izmainīt, un kur tev arī ir jāiesaistās, lai tu varētu izmainīt. Piemēram, tu vari iestādīt kokus, jā, tu vari kaut ko saglābt, tu vari kaut ko noziedot kaut kādā fondā, jo tu zini, ka tas nonāk tur, kur jānonāk. Bet ir lietas, ko tu nevari izmainīt, jā. Un tu ar savām emocijām tikai situāciju tā kā pievienot to destruktīvo enerģiju. Un tā ir ar tāds par apzinātību. Es domāju, ka tu to saproti pati, jā, vienkārši te ir vajadzīgs tāds lielāks darbs, tāds, jā, tiešām piefiksēt, manī tas atkal uzceļās, es ieelpoju, izelpoju, jā, es palaišu to visu, kad ir līmenis, kurā viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Un te es gribu jums paskaidrot, vai pat nepaskaidrot, jo es neuzskatu sevi par skolotāju, bet tā parādīt to izpratnes līmeni, kas palīdzēsi man šajā situācijā. Tātad, un šajā kontekstā par dabas stihijām. Tātad, dabas stihijas ir tādas tagad ļoti daudz, kuras izraisa cilvēki. Tātad tiek spridzināti pārtikas krājumi ļoti izteikti. Tātad deg, uzsprāgst graudu glabātos, piemēram, 20% Turcijā uzsprāga, tiek bombardēts Ukrainā, tiek viss kaut kur pasaulē notiek, tad ļoti daudz sastāva ķīmiskām vielām noiet no sliedēm, jā, ir ziņas par to, un piesārņo dabu. Tad notiek šī meža dedzināšana, un lielākā daļa no jums saprot, ka tas ir cilvēku roku darbs. Jā. Un tad ir dabas stihijas, kas ir zemestrīces, pa kurām arī vēl strīdās, jā, ir tā, kad ir šīs tehnoloģijas, kas var izraisīt zemestrīces, vulkānu izvirdumus, plūdus, tornādo, tad kaut kur ir sausums liels, kaut kur ir nenormāli plūdi. Tas tagad notiek, un tas notiks vēl vairāk. Tagad jautājums, cik lielā mērā Gaia zeme protestē un attīra, un cik lielā mērā tas ir
noturēšanas spēku roku darbs, lai radītu badu. Tātad pašlaik jūs redzat, kā cenas ceļās, un atceraties Bībeli un Apokalipses grāmatu, ja, kurā tad ir šie 4 apokalipses jātnieki, kur pirmais bija mēris, otrais bija karš, trešais bija bats un 4. bija nāve. Un viņi izspēlējās. Tātad mēris kā pandēmija, jā, kaut gan saka vēl būs un tā tālāk. Tad, bet mācības stundas un eksāmeni cilvēcei saistībā ar to jau notika. Un tagad, kad es jums dodu šo informāciju, es jūs negribu biedēt. Jā? Jo paralēli nāk enerģija, kur iedod jums tādu tā kā vienkārši izpratni, tā ir tā kā apdrošināšana. Jā, es esmu gatavs un es saprotu, kas notiek, bet nevajag uz to koncentrēties, nevajag tajā dot enerģiju. Un ja jūs jūtat bailes, tad noņemiet tās bailes. Tāpēc es negribu jūsos radīt bailes, tieši otrādi. Es gribu jūsos radīt izpratni un sapratni par to, ka mums priekšā vēl ir tāls ceļš, ka mums visiem kopā ir jānoiet, un viņš nav viegls. Un jo vairāk mūsos būs izpratnes, jo vairāk mūsos būs pieņemšanas, jā, par to, un tāpēc tas ir tas mans mērķis, ko es jums gribu, kāpēc es vispār šeit esmu, jā, un daru to, ko es daru. Tātad atgriezīsimies pie šīs situācijas. Tātad, kas cilvēkiem jautājums, kas notiek? Vai tie ir, mēs redzam, mums liekas, globālisti to visu dara, jā, tur grib cilvēkus ielikt badā, izdzīvošanā, un tie ir visi sliktie, jā, un tie ir visi sliktie, un visi tagad cieš dēļ tiem sliktiem un ļaunīšiem, jā. Bet tagad pacelsimies bišķiņ tam pāri un sapratīsim, pamēģināsim saprast vai ieraudzīt to bišķi no citas skatu punkta. Tātad atceraties, jā, ka nekas šajā pasaulē nenotiek bez Dieva gribas. Un kādam var likties, drausmīgi, jā, tas, kas notiek, un kā Dievs atļauj tiem ļaunīšiem šito visu darīt, jā, nodarīt to mātei zemē, nodarīt to cilvēkiem. Un tagad mēģināsim saprast to, ka mācoties skolā, ir priekšmeti, kuri mums padodās labi, un mēs mīlam skolotājs, kas mums viņus pasniedz, un ir priekšmeti, kuri mums padodās sliktāk. Jā, tagad, protams, neteikšu, ka matemātika ir slikta, vai piemēram, tāpēc, ka man viņa nepatika, vai tur literatūra ir labi, jo man viņa patika. Bet pieņemsim tā, ka mums ir šajā dualitātes platformā, uz planētas Zeme, mūsu dvēselēm ir jāapgūst abas mācības stundas. Gan konstruktīvās, labās, skaistās, pozitīvās, gan destruktīvās. Un katram mācības stundām ir savi skolotāji. Katram priekšmetam ir savi skolotāji. Un šīs pozitīvās mācības stundas mums gatavo gaismas skolotāji, negatīvās un destruktīvās mums gatavo tieši mācību saturu, mācību vielu un notikumus, scenāriju, gatavo destruktīvās struktūras. Tumsas skolotāji, kur ir gan skolotāja sistēma, gan tāpat daudz zina, ka ir Lucifera sistēma un ir demoniskās struktūras un ir destruktīvās civilizācijas, kas tur visi piedalās un notiek visi tie procesi. Par to esmu ārkārtīgi daudz runājusi, daudz no jums jau zina, par ko es stāstu. Un tātad tas viss nav tāpat vien arī visām tām destruktīviem notikumiem, viņiem ir kaut kāda jēga, jā, jo cilvēki šajā platformā bez destruktīvo enerģiju klātbūtnes neattīstās. Un tā ir, es jau par to esmu diezgan daudz runājusi, par to, ka kāpēc vispār dvēseles izvēlās nākt uz tādām ciešanu pasaulē. Jo īstenībā jau te nav tikai ciešanas. Jā, te ir ļoti lielas diapazons, arī to pozitīvo mācības stundu, ko mēs varam iegūt. Vai ne? Vienkārši mums ir jāiegūst viss spektrs, un mēs pa priekšu nokrītam apakšā un izmaļamies pa apakšu, iegūstam visu to maksimālo, ko mēs varam iegūt, un pēc tam rāpjamies no turienes ārā, no tās dualitātes, no tās destrukcijas, jā, un caur to iegūstam jaunu skanējumu savai dvēselē. Un ir ārkārtīgi daudz dvēseli, jā, kurām vēl šī destrukcijas ir jāiziet. Un tas nenozīmē, ka mēs tur nonāksim. Mums katram ir savs scenārijs. Un mēs katrs nonāksim tajā vietā, kura mūsu mācības stundām ir, ja mums nav paredzēts, teiksim, nokļūt kaut kādā apokaliptiskā situācijā, mēs nenokļūsim. Bet ja mēs ar savu enerģiju to piesaistīsim, tad mēs nokļūsim.
Jā, viens, protams, ir ieplānots, ko dvēsele ir ieplānojusi, jā, un ir arī augsti attīstīts augstu vibrāciju dvēseles, kurām ir plāns būt apokalipses vidū, lai palīdzētu citiem. Tur ir vajadzīgs liels spēks, lai pašam nenobrauktu lejā vibrācijas, lai spētu palīdzēt. Bet lielākai daļai apkārt varbūt būs vētra, bet viņi būs miera vidū, ja tas miers būs viņos pašos. Jā, tad, tāpēc ir ļoti svarīgi tagad, tas ir mega svarīgi neapstāties. Ir mega svarīgi tagad tiešām koncentrēties un salikt savas prioritātes. Un tava prioritāte ir tavs iekšējais stāvoklis. Tava piepildījuma, laimes, harmonijas sajūta. Tātad skatīties, kur tu zaudē spēku. Mēģināt maksimāli noņemt visu to nost, kur tu zaudē spēku. Mēģināt skatīties, kur tu iegūsti spēku un meklēt tos avotus. Ja tā ir daba, tad daba. Jautājums bija, man pirkt Latvijā dzīvokli vai pirkt vasarnīcu. Man liekas, ka cilvēks ir vasarnīca. Varbūt vispār tev ir jāpadzīvo par to naudu kaut kādā citā valstī, ja tev sirds tur velk, jā, jūs nezinu. Vai tu vienkārši gribi, vai tu ej pēc programmas, jā, ka tev tu esi sakrājis naudu un tu gribi savu īpašumu, un tāpēc tu vienkārši domā, ka tā ir, tikai šādas opcijas. Varbūt ir vēl kāda opcija, jā. Kur ir vairāk saskaņā ar tavu sirdi. Ja? Tāpēc es tev neteikšu priekšā, vai tas ir dzīvoklis vai tā ir māja. Ja? Lūk, un tas ir... Mēs šodien esam ļoti, ļoti ilgi ētrā, tāpēc paliks jautājumu, un es nākšu vēlreiz. Jā, es nākšu vēlreiz, tāpēc, ka palikās diezgan... Mums palikās par bērniem, par nāvi. Lūk, un tāpēc par to iziešu atsevišķā ētrā. Lūk. Jo es jau visus jūs nogurdināju, es ļoti pateicīgu, ka 200 cilvēki šeit turās. Vēl joprojām jau ir ļoti piesātināts, ļoti daudz ir šīs, jā, un par šo laiku vēl runājot, tagad kā nekad mums ir jāturās tajā savā spēkā, jo no mums visu laiku centīsies vēl vairāk un vairāk un vairāk izsist enerģiju. Jā, un ne tikai palīdzēt sev, bet palīdzēt arī sev apkārtējiem. Mēs to visu varam. Mēs varam atrast savī resursus, mēs varam atrast spēku, mums vienkārši ir jāsaprot, kas notiek. Jāsaprot, kas notiek, un jāsaprot, kas ir svarīgs un kas ir nē. Kas nav tik svarīgs, bez kā var iztikt. Jā, jo ļoti daudz, kas mainīsies. Jā, ļoti daudz, kas būs. Es teiktu, vienkārši man nāk arī informācija par to, ka jāliek nākamais ēters, jo ir jārunā vēl par to, kas notiek ar sistēmu, kā šī enerģija ietekmē sistēmu, cilvēkus, jo arī bija viena vēstule man bija, kur bija par to, ka cilvēki paliek jocīgi, cilvēki paliek neadekvāti, ka cilvēki paliek, un te es beigšu šo ēteru, bet jūs uzrakstāt atgriezenisko saiti pēc tam, jo tā, ka beigsies ēters, tātad, jo es pat nepagūpu jūsu jautājumus izskatīt, kas šeit ir, jo bija ļoti daudz, ļoti daudz, kas bija jānodod. Tātad, kur es paliku? Kad cilvēki paliek jocīgi un neadekvāti. Tātad ir divas lielas tādas tēmas par šo. Tātad viena tēma ir tā, ka šīs enerģijas, kas nāk, viņas ļoti sit ārā cilvēku tumsu. Un tā tumsa, viņa izpaužās kā kaut kādas tādas reakcijas. Cilvēks pats nesaprot, kāpēc viņš tā rīkojās, viņš nesaprot, kas viņam tās par reakcijām, viņš nesaprot, kas ar viņu notiek, un jo viņš ir mazāk apzināts, jā, tad jūs to visvairāk redzat uz cilvēkiem, kuri maz strādā ar sevi vai nav pietiekami izdarījuši kaut ko, viņi var sevi pat pozicionēt. Un, piemēram, cilvēks var būt ļoti, piemēram, kā sauc to krievu saķie, ja? Kurš tur gudrs, tur gadiem nenormāli daudz sakotāji, pēkšņi viņš kaut kādā seminārā ar somiņu saka sist sievieti, ja? Tā kā viņam emocija, tā kā nostrādā viņa paša kaut kāda trauma, ja? Un viņš nespēja noturēties, to vairs nevar, tos īlenus, tos maisā vairs nevar noslēpt. Tajā, vienkārši, kad visi mēs esam cilvēki un visos mums kaut kas ir, kas var tagad nākt laukā. Jā, un to jūs redzēsiet ļoti daudz. Un viena lieta tās ir tās enerģijas, kuras nāk un vienkārši bliež, un tu jūti gan ķermenī, gan galvā, jo visur tas ir, visos mūsu līmeņos notiek šis,
vai jūs vērojat, vai jūs redzat cilvēku neadekvātumu vai dīvainās kaut kādas situācijas, uzrakstat lūdzu, man tas ir ļoti interesanti. It īpaši pēc ētera uzrakstat. Jo tad es to visu varēšu mierīgi izlasīt, jo man žēl, ka es neesmu varējis izlasīt tos visus pārējos un tā pārskrējus tikai. Tā ir viena lieta, jā, kas ir. Otra lieta, ko arī ļoti svarīgi saprast, kura vispār vienmēr ietekmē cilvēkus. Tātad ir ilgstošs stress un nedrošības sajūta par nākotni. Un tā jau ilgst gadiem. Tātad, kā sākās pandēmija, pilnīgi nokancelējās nākotne, jā, jo tu vairs nesaprati, tu vairs nevarēji pa vecam, tu tik ierobežots, jā, pēc tam karš un viss, kas notiek informatīvajā telpā, viss tā negatīvā informācija, viss, kas nospiež, viņi visi rada tādu, ka tu vispār nevar saprast, ko darīt. Ļoti daudz biznesa bremzējās. Arī tie, kuri nebremzējās, kaut kur iekšēji mēs jūtam, ka nekur nav stabilitātes, ka tu vispār nekur neredzi nākotni, ka tu nesaproti, vai tur pirkt māju, nepirkt māju, Latvijā pirkt kaut kur citur, braukt no LV projām vai nebraukt, arī bija tāds jautājums. Kas būs, jā, kur iet, un tā neziņa, tā neizpratne, tā rada permanentu stresu. Jā, un tas stress kādam ir vairāk izpausts. Tad viņš pat izpausts vai apzināts. Piemēram, ka jūs vienkārši jūtat, ka jūs visu laiku esat stresā. Jums par to liecina ķermenis, jums par to jūsu emocionālajā stāvokļā. Jā. Ir šis slēptais stress, kurš vispār viņš kā ķermeņa bloki var izpausties, un viņš var būt ļoti slēpts. Jums liekas, jums it kā viss ir kārtībā. Pa lielam jau viss ir normāli. Bet viņš ir iekšā tas stress. Un tā ir tā neziņa par nākotni, jo lielāka ir mūsu nedrošības sajūta vai mazāka saikne ar to augstāko es, jo lielāks ir tas iekšējais stress, un viņš ir visiem cilvēkiem. Un to krieviski saka nakapiteļnē efekta. Tātad, kā to pateikt latviski, tad tas ir sakrājies. Un viņš ir 3. gadu, saprotat, krājās. Un tad, kad krājās šādi cilvēkos, jā, tas sāk izpausties kā gļuki. Jā, tas sāk izpausties kā kaut kādas reakcijas, kā depresīvie stāvokļi, kā kaut kādi histēriskie stāvokļi, kā neadekvātums. Un uz to mums jābūt gataviem, arī uz suicidālām kaut kādām tieksmēm, uz vēlmi atslēgties, norobežoties. Tas ir vispārējais pofigisms, jā, kas tagad jūs novērojat šo vispār, kad cilvēkos viss vienalga iestājās, jo tā viņi sevi pasargā. Jā, tad, kad viņiem ir pārāk liels stress, tad kaut kādā brīdī viņi ieraujās vienkārši, un viņiem viss vienalga kļūst. Jā. Viņiem vairs pārstāja interesēt kaut kādas lietas. Ja jūs paši sevi novērojat to, tas ir parasti ir tad, kad dēļ jo stresa apēd milzīgu kvantumu enerģijas. Jā. Gan slēptais, gan atvērtais, viņš vienkārši paņem enerģiju. Un jo tev ir mazāk enerģijas, jo tu vairāk noņem visu nost, kas tev varētu kaut kur atņemt enerģiju, ja, kas prasa tavu uzmanību vai tavu laiku, tu to tā kā automātiski, lai sevi pasargātu, kancelē nost un paliec arvien noslēgtāks, arvien sevi sargājoši, un tās ir tādas, ja jūs paši sevi novērojat kaut ko tādu, tad kaut kas ir jādara, jo tas pats jo jūs vairāk noslēgsties, jo jums būs mazāk enerģijas, jā. No vienas puses jūs sevi pasargājat varbūt no kaut kādas informācijas, kas ir labi, jo ir svarīgi, bet apzināt labāk, ņemt nost, griezt to informāciju, griezt nost kaut kādus sociālos tīklus, jā. Ļoti svarīgi ir atslēgties no negatīviem informācijas avotiem tagad, ļoti svarīgi. Jā, ja jums tur ir interesi par kaut kādiem sazvērstības kanāliem, jā, jo viena lieta ir būt lietas kursā, bet ja jūs tajā aizraujaties, ja jūs tur veltat savu uzmanību, enerģiju, ja jūs vēl par to cepjaties, tad ļoti svarīgi to, tā kā man pašai arī bijuši tādi interešu momenti, periodi. Es ik pa laikam saprotu, ja es tur pārāk daudz ilgi veltu uzmanību, citreiz ilgi vispār neko nezinu par to. Es vienkārši atrakstos no tiem kanāliem. Jo es jūtu, jā, un tāpat es tur Facebookā jo es tur neizvēlos, tā kā man tur rādās visu kaut kādas lietas, ko es vispār neesmu uz ko parakstījusies, un ko es negribu nezināt, neredzēt, neinteresēt, pēc tur neeju. Lūk,
Un tas ir kaut kas, kas ir jāsaprot arī, kāpēc tie cilvēki, jā, ir tādi, kādi viņi ir, un tas būs ļoti izteikti, jā, tā kā par to arī Sela Reičela grāmatās, kas sāksies lielie tie juku laiki, jo īstenībā viņi jau vēl nav sākušies, bet mēs tu ejam, jā, viņi ir sākušies, bet viņi parasti kaut kur lokāli, jā, izpaužās. Bet būs tāds laiks, ka tas būs ļoti masveidā un ļoti daudz, un tad ir ļoti jāsaprot, ar izpratni par to, un jābūt gataviem, jā, kad kā mēs varam palīdzēt un palīdzēt vienlaikus paliekot savā spēkā, lai mēs neiesaistamies tajā, neatdodam savu enerģiju, jo, ja mēs neprotam peldēt, lekt pakaļ un glābt slīkstošo, jā, tā nav gudra doma, vai ja mēs slikti peldam. Es skatos visu. Nē. Paldies, šodien norizināja ķermeņa nozīme, garīgā karmas jautājumu, gan individuālās iespējas. Turamies esam. Arī. Tā. Ko, mīļie, plūsma ir mana izbeigusies, bet jautājumi jūs ir palikuši. Man ir iekšējais stress, kad domāju, ka jābrauc prom no Latvijas. Depresiju stāvu gan nejūtu. Iekšējais stress, kad domāju, ka jābrauc prom. Redziet, bieži vien stress ir arī rodās no tā, ka mūsu prāts čakrē mūsu dvēseli. Un tas ir tāds, par šo ir ļoti būtiski aizdomāties. Ko es gribu, kā es gribētu, jā, jo prāts saka, ka vajag tā. Un tagad atšķirt un saprast, ka dvēseles ceļš vienmēr ir tur, kur jūtas, tur, kur gribās, jā, tur, kur velk, tur, kur patīk. Prāts saka, nē, bet man ir jābūt tur ir pareizāk, tur man ir radi, tur man ir jāpelna, tur man ir jātur bērniem skola, tur vēl kaut kas. Lūk, un šito piefiksējiet ļoti būtiski. Tur, kur ir, piemēram, prāts man saka, es negribu būt kopā ar šo cilvēku, jā, jo man tur ir tas, grūti, sit peigo programmām, jūtas saka, ka gribu būt kopā ar to cilvēku. Jā, un te, protams, jāsaprot, kas ir dvēseles jūtas un kas ir tur kaut kāda dopamīna atkarība vai endorfīna, jā, tā kā hormona, kaut kādas emocionālā atkarība ļoti bieži ir no kaut kādām destruktīvām attiecībām, jā. Tā ir hormona atkarība, jā, kura veidojās, jo tā, kad ir emocionālās šūpoles attiecībās, tad kortizols, dopamīns. Kortizols, kas ir stresa, jā, pārdzīvojumu hormons, un dopamīns, endorfīna, tur laimes hormons, jā. Un tad, kad ir šīs emocionālās šūpoles, tev viss labi, un tu esi laimīgs, un tev kaut viss slikti, un ir, jā, tie divi hormoni, kuri tev viens pēc otra izmetās tavā sistēmā, jā, un tādā bioķīmijas līmenī veidojās atkarība, jā, tāda pati kā no narkotikām. Un te ir jāsaprot, ka tu esi atkarīgs, jā, un ka tavs ķermenis ir atkarīgs, tas tāpat kā ir atkarība no narkotikām, jā, un ka tu nevari nemaz normāli, tad ir tās, tur ir destrukcija, saproti, un šitās arī tādas, nezinu, kāpēc to saku, acīm redzot, kādam tas ir svarīgi, kāpēc tieši šitā tēma, tagad ir es jūtu, kad uzrakstat, ja te ir kāds, tas pazudīs tulīt, ja tas ir svarīgi, kam tas ir, ielieciet kaut kādu sirsniņu man atsūtat. Lūk, kāpēc tas pēkšņi ienāca laukā, jā, tagad tur ir jāsaprot arī tas, ka mēdz būt arī šādas lietas, kas teikt ir jārisina, jā, tādā bāzes līmenī, un ka tam nav sajūta ar dvēseles mīlestību, jā, tiešām, ka tu šo cilvēku mīli un ka gribi kopā būt, varbūt tā ir tā atkarība, jā, tā kā tā. Silva saka, tikko ienācu, nekas noskatīsies ierakstā, jo mēs jau tad 2 stundas čīrinam. Jā, ir tā, ka tu neesi vienīgā, kam gribās apakaļ tēri, man kaut kas arī rakstīja vēl, ka grib apakaļ, un daudz arī brauc apakaļ, jo tas ir saistīts ar uzdevumiem, ka tev ir jābūt šeit, un šī pārvietošanās tagad būs ļoti aktuāli, jā, par to es vēl runāšu
nākamajos ēteros par tiem globālajiem notikumiem un ienāk kaut kāda jauna informācija par šo dvēseli pārvietošanos un atbilstoši vibrācijām un īstenībā satikšanos, jo, lai vispār varētu kaut ko jaunu būvēt, to nevarēs izdarīt vienatnē. Un ir vajadzīgs laiks, vēl pāris gadi, kad cilvēki sāks satikties, jo pašlaik tas vēl process notiek uz atvienošanu. Ļoti daudz pašlaik ir jānovieno nost tie cilvēki, kuri vairs nerezonē, kuri velk uz leju. Un jūs jūtat, ka tas atvienošanās process arī paši, vai ne, viņš ir pat lielāks nekā savienošanās. Kādam jau varbūt ir savienošanās, tas ir ļoti individuāli. Kāds jau jūt, kad meklē dombiedrus, kad satiekās, kad notiek šie pulciņu veidošanās, kaut kādu dombiedru, jā. Bet viena lieta ir dombiedru sapulcēšanās, padziedāt, paspēlēt, aiziet tur pārgājienā un vienkārši radīt tādu foršu dombiedru lauku. Tas ir vajadzīgs, es to vienmēr atbalstu un vienmēr saku, ka to vajag vairāk un vairāk darīt. Bet viena lieta ir satikties, lai kopēji kaut ko celtu, radītu, būvētu jauno to pasauli. Ja? Tie ir tāda darītāju satikšanās, tie ir cilvēki, kuri jūt impulsu, bet viņi pašlaik vēl ir ļoti vieni. Ir maz cilvēku, jo ir tādi, kas gribētu, bet kas vēl nav gatavi darīt, jo viņi nav vēl izstrādājuši savus ego programmas, nav vēl palaiduši savus karmiskās otras puses, nav vēl tur tikuši vaļā no kaut kādām mācību stundām, ja, kas viņus tā kā velk apakaļ. Viņi vēl nevar, jo, ziniet, tas ir tas enerģijas, lai radītu jauno pasauli, jāstiekās radītājiem, saprotat? Radītājs, tas ir 4D cilvēks, tas ir jaunās zemes cilvēks, ir radītājs. Viņš var radīt savu realitāti, viņš var radīt realitāti kopā ar citiem cilvēkiem. Lai iziet uz to līmeni, radītāju līmeni, tev ir jāizkļūst no 3D matricas. Tev ir jāiziet no tās matricas un jāpabeidz tās stundas, kas tevi tur. Jāpabeidz, jāiztais tās destruktīvās saiknes, jāizbeidz energo apmaiņa ar visām tām lietām. Saprotiet? Tas vēl, ja jūs te klausties, jūs saprotat, cik ļoti daudz vēl ir jādara. Cik ļoti daudz vēl ir jādara, lai pašam tev un taviem apkārtējiem cilvēkiem, ja? Bet tas viss notiks, tas ir neizbēgama evolūcija. Vienkārši es pat esmu cilvēks, kam patīk skriet vilcienam pa priekšu, un es tā kā redzu, jūtu, man galva, man ir vairākas reizes bijis, tūlīt visu sapulcināšu, tūlīt celšanu, saprotu, ka vēl nav laiks, jo visam ir, nevar piedzimt, priekšlaicīgi piedzimtam, jāpiedzimst laikā, tam visam ir jānobriest. Lūk. Tā kā, mīļie mani, es ļoti būšu pateicīga jums par to, ka jūs uzrakstīsiet savu atgriezenisko saiti pēc ētera beigām, kas jums patika, kas jums nepatika, kas nepatika, kas norezonēja, kas bija svarīgs tieši tev, kura no visām tām tēmām daudzajām tieši tev uzrunāja, palīdzēja. Noderēs, jā. Ja vēl uz Itāliju jāsako, jā, es tā domāju. Jā, jo nonulēšanās jau turpinās un turpināsies vēl ilgāku laiku, un interesanti, ka es to ēteru uztaisīju, es ieliku viņu atvērtu to YouTube'ā ir par nonulēšanos. Tā kā paskatieties, ja kāds nav, es viņu atvēru, jo tur bija arī prakse, un redzu, ka te ir ļoti daudz meistaru runā, un tieši to arī sauc par nonulēšanos un to procesu, un tas tāds būtisks process no tā, mīļie. Tā kā gaidīšu, un es arī būšu ļoti pateicīga, ja visi 200 cilvēks bija klāt padalīsies savā Instagramā. Es tagad esmu palikusi drosmīga un to palūgt. Tā kā jums, ja jums tas bija noderīgs jums, tas būs noderīgs varbūt arī kādam citam. Un ja jūs padalīsieties, tad jums būs karmas.tiņš plusā, un plus varbūt jūs ne tikai atbalstīsiet mani, varbūt, bet tos cilvēkus, kam tas arī var noderēt. Lūk, lai jums brīnišķīga diena, un es jau jūtu, ka man sāksies aktīvs, kad ļoti daudz enerģijas, ka gribās dalīties. Es pat nepadalījos ar tām idejām, kas man ir, tos atstāsim nākamo ēteru pavisam drīz. Skauju. Atā!